Čekam cauri izdara, Jā. tad aizlūdz citu, un tagad izvelc ārā. Viņš laika meta no dušas iekšā toaletē. Viss, kas bija vienkārši bija tāds... Oh God, man kaut pumpa reāli. Jā, reku, tev var arī labi. Dzeršanas skaņas. Šļip. Jā. Nu, kas mums šodien notiek, Rinaldi? Mums šodien ir viesis. Mums šodien ir viesis vārdā Robins. Robins ir fizioterapeits. Jā. Un ja kāds domā, ka mēs esam ar otiņbrāļu, tad tā nav. Jā. Šis īstais otiņbrālis. Čau visiem, paldies, ka uzaicinājāt. Jā. Tu sūdz uz puļu podkāstā šobrīd. Okay, vai tu jūti to sūdu vibe, kas te tas sūdz uz puļu vibes? Man likās, ka tas es, bet... Vai tu jūti to sūdu uz seju? Ja citi saka, ka te baigi smir pēc sūdiem, tāpēc arī tas viss. Varš tas bruņuruplis, bet nē, tāds vibes nav. Viss tā ļoti labs vibes ir, ļoti labs. Tu esi vispār, Rinīt vai Robin, jūs esat kādreiz redzējuši, kā bruņuruplicam sūds izskatās? Jā. Es arī esmu redzējis. Viņš reāli tā, ka cilvēks sūdz tikai miniatūru. Un viņš arī smird kā cilvēks sūdz. Fui! Viņš reāli, es arī esmu tāds, pirms kādām pāris dienām, es viņam tīru to akvāriju. Un es tāds aiziet, es viņas ielidu duškabīnē, viņš tur rāpo, kamēr es tur mazgāju visu. Un es tāds atveru vaļā, un tāds rengulīts maziņš tāds stāv, tāds bišķi ieliekts. Un rītīgi smird, nu tā kā kāds būtu dušā padīrs reāli. Bet tāds maziņ kakiņ, bet nenormāli smird. Super koncentrēti. Jā. Bet viņam vēl sūdiem, viņš laik pēl pa saviem sūdiem arī. Nu, tas gan, un viņš dzer to pašu ūdeni. Jā, normāls filtrs viņam iekšā, bet viņš liels izaudzis jau. Nereāli. Viņam ir divi filtri ielikt. Tā kā, gainers. Jā. Nezinu, šitos benefits, kā tas ir. Jā. Vairāk reizes pārstrādā. Jā. Nu, tā, mēs... kas varbūt jau ir kaut kāds redzējuši jau video, ka mēs bijām jau RV Fizio, kas ir tavējais fizioterapijas centrs, ko tu esi kopā ar Valdi atvērs, ja? Jā, mēs kopā ar Valdi jau vairāk kā 4 gadi esam atvērti un turpinām attīstīties, drīzumā paplašināmies un mums bija prieks uzņemt divas kundzes, ļoti jaudīgas ar milzīgām veselības problēmām, bet tāpat tās deadlifts taisīja easy, vispār tā kā sūdas puļcilā, jā. Tas ir labākais deadlifts uz muguras sāpēm. Jā, tieši tā 50 kg standartā. Muguras sāpa aiziet 50 kg deadlifts. Vispār neskatoties uz nevienu citu problēmu. Un vecākiem cilvēkiem iesaka, ka galvenais to uz visstiprāko, tos aerofai zābaks un viss tas ir galvenais uz stiprāko. Tā sākam ar kaut kādu. Tā ir tā paudze, kas ir izturējusi visvairāk. Vismaz cik ir dzirdēts. Iet uz skolu 20 km pa sniega kājām. Un tad ir vispārējās lietas. Taču, piemēram, es atceros, mana oma teica, ka viņi varot izdzīvot no 2 eiro dienā. Un tas ir brokasts, pusdienas, vakariņas, un viņai tur sanāk, būtībā viņi iztērē, tas pirms kādiem 2 gadiem, viņi teica, viņi iztērē 60 eiro mēnesī, lai viņi pāst, lai viņai būtu kafija, lai viņai būtu visu, ko viņai vajag. Tā ir, man liekas, ļoti liela atšķirība no mūsdienām, kad mēs esam pieraduši pie mums vajag vienkārši visu kaut ko, jā, kad ir vienmēr ko padzerties, ir vienmēr ko garšīgi apēst, vienmēr ir labs ēdiens un viss. Bet tas arī atkarīgs no tā, cik tu pelni. Un tāpat tās, jo augstāk tu pelnīsi, jo vairāk tu iztērēsi. Tas ir tāds, ka ja tev būs mazāk, tad tu atkal skatīsies. Jā, arī tas pats, tā, ka mēs strādājam, tad es domāju, tā kā tikko sākam strādāt, diezgan normāli tā alga, tāds, man būs tā, ka es rītīgi varēšu iekrāt. Es domāju, tāds, pēc kādiem, 3 mēnešiem es varētu mašīnu nopirkt, jo. Un es tāds skatos, bet kaut kā tā mēneša beigās tā nauda vienkārši nav. Kā tas var būt? Es nesaprotu. Ideāli būtu palikt tajā pašā pozīcijā, kurā tēriņu un izdevumu visas pozīcijā, kas bija iepriekš. Bet tā jau tas nenotiek. Komforta līmeni arvien kļūstot vecākam, ko es rītīgi izjūtu. Prasās arvien lielāks komforts, arvien garšīgāks ēdiens, arvien labāks alkohols. Visam jābūt ir nedaudz jau līmeni augstāk. Viss, kas notiek, ko tu var atļauties. Es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā psiholoģiski ir, ka tev gribās sev atalgot. Redz, ja tu, piemēram, arī strādā vairāk, tev redz, ka tev, tā kā
vairāk naudas, ir tāds, oi, nu es jau esmu nopelnījis tur, nezinu, uzēst šodien kaut ko bišķi dārgāk, vai kaut kas tāds aiziet uz kafejnīcu biežāk, vai kaut kas tāds mājās netaisīt ēst, pasūtīt kaut ko, vai kaut kā tam līdzīgi, ka tev gribās sev kaut kā attalgot visu laiku. Jā, vai kaut ko nopirkt tādu. Nu jā, man bija tā, ka es strādāju, es katru mēnesi, man bija tāds, es katru mēnesi sev kaut ko nopirkšu, tagad tā dāva, nu tad, beigās vienkārši arī, tā kā tagad mēs dzīvojam praktiski bez naudas. Un mēs dzīvojam uz Latvijas rēķina pa lielam. Nē, tas jau mūsu nodokļi. Tieši tā, jūs jau tie mūsu nodokļi. Jūs tās tā kā nopelnījuši. Mēs esam nopelnījuši, jā, tā kā. Un es tāds domāju, bļāviens, kā es varēšu izdzīvot, tāds, bet arī tajā pašā laikā, tā kā pirms es kvitoju to darbu, man bija tāds, ka es domāju, bet nomirt jau es nenomiršu. Tas nav reāli. Kaut kā jau es varēšu izdzīvot. Vienmēr kaut kā jau var atrast kaut kāds, piemēram, liekas tas bļāņš šodien, tagad jau kurais mēnesis jau tajā nodarbinātības valsts aģentūrā jau mazāk viņi jau maksās. Es domāju, bļāņs, kā lai izdzīvo, bet kaut kā mēs tā esam. Tas komforta līmenis jau ir. Ietaup uz toalets papīru, piemēram. Paņem nevis 3 kārtas, bet 1 kārtu. Jā, paņem jau uzreiz nopērk. Pēc tam žurnāls atrod. Kad tu paņem to toalets papīru, jau ir tā, ka tu paņem to toalets papīru, tu viņu pārlok uz pusītēm, noslāk vēlreiz, pārlok vēlreiz, noslāk tad vēlreizīt, un tad tu viņu 4 reizes ar slaucīt. Čekam cauri izdara. Jā. Tad aizlūdz citu, tagad izvelc ārā. Tā kā nekas nebūtu bijis. Karotīt arī ir vispār labs prikols, ko to var mazgāt, jā. Izskūpo ārā. Jā. Tā kā viss ir atkarīgs no, kāds komforta līmenis. Komforta līmenis, reiz vienkārši ielēc dušā. Jā, ir cilvēki, kas tā dara. Nē, nav. Es tā nekad neesmu darījis, bet ir cilvēki, tas komiķis Joey's Diaz, viņš stāstīja, ka viņš esot visu laiku gājis kluts līdz dušā, līdz viņam sieva viņu pieķēra un pateica, tā nedara. Bet viņš ir meta no dušas iekšā toaletē. Rokā trāp. Kobi. Tu esi reiz dušā, tev tāds ko? Izmazgā. Nē, tagad, tā kā arī, bet mēs prasījām indiešu meitenē par šito, tad tu teici, ka indieši esot darījuši tā, kad viņiem bļodiņi ar ūdeni. Viņi vienkārši mazgājas. Bet tas, man liekas, nav true. Bet, gan jau es domāju, ka kaut kur ir true. Kaut kur jau ir. Es domāju, tā Indijas tā galvenā upe, kas tur bija Ganga, es domāju, tur kāds baltais cilvēks aiziet nopeldēties. Kāds viņš iznāk? Tur tādas iritācijas var dabūt uz ādas, visādas hepatītes. Lai gan es nezinu, vai tā ir, bet es kaut kur atceros, tur bija tāds teksts, kāpēc vēl cilvēki nav apmēram nomiruši, tur visu laiku dzīvot blakam. Kad apakšā esam kaut kāds tur sudraba rūda, kas viņa attīra, bet es kaut kā nezinu, Bet arī upe tā ir, viņa jau kaut kur aizplūst. Indijas okeānā, jā. Caur Bangladešu ir sūdīgākais. Tas pat jauc upes, bet katrā ziņā kaut kas tāds tur. Bet arī tā, kā mēs bijām Taizemē, viņiem, piemēram, arī, tā kā krānūdens ir, diezgan netīrs. Nevar dzert, jā. Nevar viņu dzert. Sasalušu ledu nevar likt iekšā, kas ir no tap water. Jā, viņam arī, it kā bija tas, kad mēs domājam, mēs drīkstam tīrīt zobus ar šito, bet es kā lasīju Googlē, ka zobus tu it kā var tīrīt, ka ir fine. Bet tu vari visu laiku izvārīt tos ūdeņus un tad tos tā. Jā. Bet arī tā, ka mēs bijām Fifi salā, tur vispār, tu ieej dušā, tas ūdens, kas nāk pa to dušā, viņš bija sāļš. Jā, tas gan. Sāļā ūdenī, tā kā tu mazgājies, un pēc tam ir tāds, tā kā lipīgs liekas, tāds. Bet tā kā pēdējā reize Eleonora bija, viņa var Āfrikā, tur tikai sāls. Āfrikā tas, mums bija iepriekšējais gests, bija Eleonora, viņa Kenijā dzīvoja, cik 2 mēneši? Jā. 2 mēneši viņa dzīvoja Kenijā, un tur, principā, tūkstnešu vidū. Viņiem ir, principā, jāmazgājas sāļā ūdenī, un visu laiku smilts visur apkārt. Un tu gultā, visur smilts, viss ir pilns ar smiltīm. Bet arī pierod. Protams, cilvēks jau vispār jau dzīvība pie jebkā pierod, pie jebkādiem apstākļiem, arī ar radioaktīviem apstākļiem. Es nezinu, tur bumbu uzmet, kaut kas jau kaut kādā bunkurā noslēptos, un tā viena dzīvība jau gandrīz, daudz ko var izturēt. Tikai jāpierod. Jā. Atkal atgriežamies pie komforta līmeni. Jā.
Kā tev, piemēram, šajā fizioterapijas centrā ir kāds interesants gadījums bijis, kāda cilvēka, kas ir galīgi, piemēram, galīgi līks? Neskaitot Ziedīt, viņi bija kā jautājuma zīme. Bet... Jā, Ziedīt bija ļoti līga. ir kaut kāda arī tāda vecāka cilvēka, kaut kāda galīgi, kuriem ir rītīgi fucked up, un ko tu esi domājis tāds, kā lai viņam vispār palīdz tam cilvēkam? Jā, visādi gadījumi, bet būtībā arī pilnīgi trakos gadījumos, arī tur ar smagām invaliditātēm vai ko. Kaut ko vienmēr var palīdzēt, un vai tas būtu, piemēram, tagad tam cilvēkam, pieņemsim, viņam sāp cels. Kaut arī ir smagas traumas, tur, nezinu, insults vai kaut kādas tur, kaut kas, bet, piemēram, sāp cels, un tu vari kaut ko jau palīdzēt, nedaudz izmasēt, varbūt muskulu, kas iet pāri celim un rada tās sāpes, vai arī parādīt kaut kādu vinginājumu padarīt, vai... un noņemt tās sāpes, un tas jau tam cilvēkam, un tas ir ļoti īpaši senioriem, ko es esmu novērojis, ļoti interesanti. Bišķiņi kaut ko izdarot, tie cilvēki ir ļoti pateicīgi, jo viņi iepriekš ir smēruši smērs un dzeruši zāles, un nekas nav palīdzējis, un varbūt kāds nav tik smalki pievērsies. Bet viņi arī nezina. Viņi arī nezina, jā. Un vēl kas ir senioriem ļoti svarīgi, ir tieši arī tā runāšana, tā viss tas mentālais aspekts no fizioterapijas, un tad tur ir tās terapijas daļa, kur arī ir tā saruna un viss tas uzklausīšana un tās problēmas, tiešām iedziļināšanās, mēģināšana saprast, cilvēks redz, jā, viņam interesē tā, viņš man grib palīdzēt, un tas ir tas, ko vienmēr var palīdzēt, un un tu to dari, es esmu kā svešs cilvēks, jo grūti ar ģimenes locekļiem jau ir grūtāk. Un tur ir iesaistīts vēl citas emocijas kaut kas, bet tas ir svešs cilvēks, speciālists, un tad tā saruna ir daudz tāda, teiksim tā, varbūt tiešām tā terapija notiek. Un tā kā arī būtībā, tiešām tādā gadījumā, kad tu redzi, ka es te īsti neko nevaru palīdzēt, bet ja tā iedziņās, vienmēr kaut ko var bišķiņi izdarīt un palīdzēt. Jo viņi jau ir, tas kaut vai bišķiņi atvieglojums, jo viņiem ir, jo viņi pieraduši visu laiku būt tajās sāpēs, un ja viņiem kaut vai bišķiņi kaut kas mazāk ir, tad jau viņiem tas ir daudzreiz labāk. Bet ir bijis arī kāds smieklīgais gadījums, kur tāds ļoti lādzīgs onkolīts nāca, bet es tā jūtu, ka pēc izelpas viņam patīk bišķiņi iedzert. Tā, es saku, jums tā kā jūs lietojat alkoholu, vai tad 2 aliņi un sotaks skaitās iedzert katru dienu vakarā. Un tad bija vienreiz, es saku onkolītim, ka, tur nezinu, es jau vairs neatceros mugursāp vai kaut kas. Un jānāk vingrot, ir jākustās, un mēs sarunām laiku, un es speciāli jau domājot, ka viņam varētu būt grūti nākošī, tas tāds ieliek uz kaut kādi 12 vingrošanu. Un es jūtu onkulsātās, un es jūtu tāds vienkārši, rītīs peregārīts. Es saku, nevar tā, bet tā kā es teicu, ka nevar nākt pēc alkohola lietošanas, tad arī tas onkuls vairāk nenāc. Tas, kas ir svarīgāks dzīvē. Tāds gadījums arī bijis. Bet ko, piemēram, arī, ko atšķirās, piemēram, redzēja, cilvēks iet pie fizioterapeita kaut kādā slimnīcā, un cilvēks iet pie fizioterapeita, piemēram, uz jūsu fizioterapijas centru. Kas ir pamatā tā atšķirība? Tas, ka jūs vienkārši pieiet tā kā personīgāk pie katra cilvēka. Jā, jo mēs esam privāta iestāde, privāta medicīniska iestāde, un mums ir pakalpojums dārgāks, un viņš līdz ar to mums to dārgumu vai kaut kā pamatot, kāpēc mūsu pakalpojums ir dārgāks. Un to var izdarīt uz kvalitātes rēķina, kad mēs sniedzam daudz dziļāk iedziļināmies, mēs daudz vairāk laika veltam, tas viss ir daudz individualizētāks. Un tas ir tas galvenais, un arī tā atmosfēra, ko mēs mēģinām tur radīt, ka tur ir patīkami ienākt tiešā, ka tur nav, teiksim, kaut kādas smakas rindas, tur nav cilvēks, kurš ir pārstrādājies ar ziliem riņķiem zem acīm un... Visu laiku ofisā sēž vai... Jā, tieši tā, jo slimnīcās, un tas ir ļoti, vai poliklinikās, tas pakalpojums ir ļoti labs, ir cilvēks, kas tiešām nevar atļauties aiziet uz privāto iestādi, un tad tur tie fizioterapeiti arī palīdz, un tur viss ir kārtībā, vienkārši cilvēks, kas var atļauties, iet uz privātu iestādi,
Tur tiek sniegts vēl kvalitatīvāks pakalpojums. Nu, tā man gribētos teikt, un tā es arī pamatoju, kāpēc, teiksim, cenas ir lielākas nekā tur. Bet es noteikti gribu uzteikt savus kolēģis, kas strādā slimnīcās un poliklinikās, jo tas darbs nav viegls. Un tur nāk tiešām, tur nāk tāds kontingents ar tādām traumām, kuras es varbūt pat vispār neesmu nekad redzējis, jo prakses man bija slimnīcā, un es to kaut kādas ieskats man bija. Bet es tiešām gribu tos kolēģis uzteikt, jo viņi ir tiešām malači, viņi tur strādā, un tur tās algas varbūt nav tik konkurētspējīgas kā privātajā sektorā, bet tur cilvēki strādā, un viņi dara, ko viņi var, un viņus tur vajag. Un tas ir tas, nu, ko es tā kā, jo es to nevarētu. Tas ir diezgan arī mentāli tāds, ka tev jādīlojas visu laiku tādiem kontingentiem, visādiem cilvēkiem. Nu, man personīgi ar bērniem būtu grūti. Tāda, ka es redzu, man pašam ir bērns, un man līdz ar to, man tas psiholoģiski būtu vienkārši graujoši strādāt. Un tāpēc es saku, tie ir zelta cilvēki, kas tur strādā, tie fizioterapeiti, viņi dara milzīgi un ļoti, ļoti svarīgu darbu, tā kā, ko es nevarētu izdarīt. Nu, arī no viena, tā kā arī cilvēks, ja piemēram viņš ir izdomājis iet uz privāto kliniku, tas jau arī vien parāda to, ka viņš arī bišķiņ nopietnāk skatās uz to visu, un viņš grib tā kā vairāk, viņam ir motivācija arī atrisināt to problēmu. Ja viņš var atļauties. Viņš var atļauties, protams. Bet tas jau arī tādā veidā arī padara bišķiņ varbūt to visu nedaudz vieglāk arī jums tādā veidā, ka tas cilvēks jau tā kā kaut kā saprot, ka viņam vajag, tā kā personalizētāk to pieeja tam visam. Ļoti milzīgs aspekts šajā visā ir slinkums. Tas ir, par to noteikti ir jāparunā, jo es pat piedāvāju tādu pakalpojumu, ka cilvēks atnāk uz konsultāciju, un es tajā konsultācijas laikā novērtēju visu, ko vajag, un saprotu to terapijas plānu. Un es vienkārši runāju ar to cilvēku, jūtu, ka cilvēkam varbūt kaut kādu iemeslu dēļ, viņš saka, kad viņš gribētu kaut kāds vingrinājumus mājās pildīt, vai tie finansiālie, vai laiks, vai vienalga, vai kaut kādi apstākļi. Un es pat piedāvāju safilmēt, ar klientu tālruni safilmēt kaut kādus vingrinājumus, ko mājās ar maniem komentāriem, uz ko ir jāskatās, cik reizes, visu tā. Un tad es satieku to cilvēku, teiksim, pēc pāris mēnešiem, cik tad reizes uztaisīju tās vingrinājumus. Pirmajā dienā uztaisīju. Jā, varbūt pirmā nedēļa uztaisīju, viņš labāk palika, un tad tā arī. Tad viss man būs labi, iet uzreiz. Es nesaprotu, kāpēc. Man vairs nav labi. Tā kā slinkums ir milzīgs aspekts. Tad ar to cīnās ļoti daudz cilvēku. Man ir, no visiem maniem klientiem, man ir tikai viens klients, kurš ceļās agri no rīta, speciāli pavingro, lai viņš būtu gatavs dienai. Un visu izdara tā, kā pēc grāmatas. Man vienmēr pajautā, vai tas ir ok, vai tas nav ok, vai kaut ko vai pielikt klāt, vai nē. Bet tas ir viens, es teikšu, pieņemsim 1 no 100. Pieņemsim, tā. Un, bet es arī tāds pats, es mājās nevaru. Es nevaru aiziet mājās, man paklājiņš ir, man viss, man inventārs ir. Es jūtu, ka man mugura dažreiz stīvāk, varbūt pēc hoķīša vai kaut kā. Es nevaru sev piespiesties, jo mājas ir mājas. Mājās gribas atpūsties. Man arī vajag, man visu sportērt, man to visu to. Man ir arī vajag grūti mājās pavingrot vai kaut ko mājās padarīt visu laiku. Man ir tas, ka ir tas gyms, uz kuri es eju, arī tas memberships un tas viss. Tas, ka es maksāju par to naudu, tas ir ļoti liela motivācija iedot tam visam, lai es vienkārši tiešām izēju no mājas ārā. Un ja man būtu pieņems, es nezinu, ja es mājās skatītos kaut kāds YouTube vingrinājums, kaut ko es esmu mēģinājis darīt, maksimums varbūt kaut kāds pāris dienas es to varu izdarīt, bet pēc tam jau vienkārši ir tāds, es negribu, galīgi nē. Jā, un teiks, pie manas cilvēkam pieraksts, es jau pierakstu uz priekšu. Un tā, man ir tikos jābūt, tur ir sarunāts, negribas atteikt, negribas pievilt, gribas tomēr uzlabot savu veselību, tā, un tāpēc arī, ir forši, kad ir tā iestāde, tu aiziet, tu jūties tur gaidīts, tev viss ir, un es to visu saprotu, un visu tos slinkumus, un visu es to saprotu. Cilvēks, piemēram, ar aptaukošanos atnāk, es to visu saprotu, man ļoti patīk ēst, visu man garšo saldu. Ir relatable. Es varētu uzbrukt šķīvim, visu, es varētu, milzīgs porciju kalns norīt. Bet es to visu saprotu, un tad es dodu kaut kādus tos tipus un visu to,
Pirmkārt, lai nenomocītu to cilvēku, lai viņš gribētu atgriezties. Un otrs, lēnām sākt runāt par ēdienu, par uzturu, par fiziskam. Par bišķiņām. Tā, lai nav tāds agresīvs virsū. Jo tas uzreiz ir neiespējami, ja kāds redz, tev visi ienokatu uzreiz, tad ir tāds, tā nevajag. Jā, bet cik ļoti vispār jūs jūs esat fizioterapeiti pa lielu, jūs jau īsti neiedziļināties arī tajā uzturā, ne? Vai? Redz, fizioterapija... Jā, Latvijā fizioterapeits dara ļoti daudz lietas. Es zinu, ka ārzemēs ir ļoti strikt nodalīts fizioterapeits. Turpat iedalās fizioterapeiti, kur kaut kādas lietas dara. Ir fizioterapeits, kurš tikai teipo. Fizioterapeits, kurš tikai masē. Fizioterapeits, kurš tikai vingrina. Katram viens darbiņš. Jā, mēs esam jau visi vienā. Latvijā fizioterapeits nedrīkst izrakstīt zāles, veikt kaut kādu veidu injekcijas. Tādas lietas mēs nedrīkstam darīt. Mēs drīkstam darīt tikai tādas lietas, ko mēs varam ar rokām un tā. Bet fizioterapeitam ir vismaz ieskats jāzina uzturā, jo cilvēki to ļoti bieži prasa. Vismaz tādas pamatlietas, lai tu vari, apmēram paskatoties, es prasīju cilvēkam, lai viņš man atsūta, ko viņš katru dienu ēd. Un tad, piemēram, cilvēkam ir sūdzība, ka, pieņemsim, nevar normāli tur muskuļu masu trenējos, tur 3 reizes nedēļā, bet muskuļu masu kādīgi nenāk. Un tad mēs skatāmies, varbūt... proteīnu. Un tieši tā, lielākoties cilvēks visu laiku ir paēdis, bet lielākoties viņam trūkst attiecīgās tur makroelementi, kā piemēram šitas te olbaltumvielas. Un olbaltumvielas tur ir formulas, kā internetā sarēķināt, cik katram vajag gramus, ja tu esi fiziski aktīvs vai vienkārši tikai. Un ļoti interesanti ir parēķināt. Un lielākā daļai cilvēku vienkārši pa maz olbaltumvielas. Vienkārši ēd tikai ēd makarons, ēd griķus, rīsus, un tad kaloriju skaits ir. Bet karbohidrāts tikai uzņem un pa lielam un neko citu. Bet jā, ir arī aplikācijas, kas tavā vietā to pasaka, cik tev procents vajag uz tavējo svaru. Protams, tas nav tik precīzi, jo katrs cilvēks jau ir. Altī, pastāstīja, tu jau pievērsies šitai te vienai interesantai diētai ar to gaļu tikai. Jā, pastāst, kā tev tur gāja ar to? To es ilgi neizturēju. Gribēju pamēģināt jaunā gada apņemšanās bija šitais carnivore diet, kas ir tā kā gaļēdā diēta, kur ēd tikai dzīvnieku produkts un ēd tikai gaļu pa lielam. Tu uzņem taukus un olbaltumvielas. Olbaltumvielas un tauks. Nekādas mērces, nekas, kur cukurs ir iekšā, vai kaut kāds, visi šitie nekāda šitie ogļhidrāti vispār nē. Arī šķiedrvielas nesanāk īsti tad? Šķiedrvielas, tu dabū kaut ko no gaļas, kas ir, piemēram, kaut kāda... Kaut kāda jau liela daļa jau arī ir gaļā. Viss kaut kas jau ir gaļā. Piemēram, ja tu ēd steiku katru dienu, tur jau diezgan viss kaut kas ir. Tāpēc arī, pieņemsim, tajā diētā bija tas, kad man ir jāēd, es, piemēram, paņemu un nopērku vistiņas sev, man ir jāēd arī viss krimšļus un viss tas, jo tas, kas varbūt liekas, tā kā disgusting, man ir viss ādas jāēd, man ir jācenšas no tās gaļas izdabūt pilnībā visu, ko vien es varu izdabūt. Smadzenes. Atsābols ēd, smadzenes ēd, visu tu ēd. Un tad beigās Govs galvas stāv virtuvē. Un tad arī pirmajās dienās tev tāda fucking diarēja vienkārši, un man bija vienkārši tāds, kad, es ēdu to ēdienu, un pirmajās dienās es apēdu, un es pēc tam visu dienu negribu neko citu. Vispār, vairāk. Es pārēdu tās brokastis, un tur ir arī tas prikols, ka tu arī uzreiz ēd mazāk. Līdz ar to sāc arī notievēt, un vienkārši es visu laiku ēdu to gaļu, man jau no viņas tik slikti paliek. Man bija brokastīs, es ēdu cūgaļas šido kaklu karbonādu, es biju sagriezis viņu tādas steiciņas, sataisījis, izceps krāsnī, un 2 olas. Tu pat marinēt nedrīkstēji, ja? Marinēt arī tu nedrīkst. Tāpēc, ka sāls un pipar tikai. Un es viņu ēdu, kainda jau bija, bija diezgan garšīgi. Es jau tā centos, var uztaisīt. Īstenībā tas, ko tu vari ar sālu un piparu izdarīt, var pa lielam visu uztaisīt garšīgi. Un tādā veidā arī var visu iedabūt iekšā. Kas tev bija tādas veselības problēmas, ko tu novēroji? Vai kas tev bija pozitīvās lietas? Pozitīvās lietas es jūtu, kad rītīgi, man sāk kristies svars.
pamatīgi, es izturēju 2 nedēļas, un man jau tajās 2 nedēļās jau nokritās svars, diezgan pamatīgi, jo iepriekš es vienkārši ēdu, visu laiku, tā. Tā kā tagad es ēdu. Vispār es tagad arī sāku štuko, ka es gribētu kaut ko keto diētu aiziet, jo es jau jūtu, ka es esmu atpakaļ aizgājis apakaļ uz kaut ko. Atpalicis. Nedaudz, jā, atpalicis, bet jā, tas pozitīvais tas, ka, es jūtu, ka es gājuši džim, man muskuļu masa auga, tomēr proteīns dafigā tur ir iekšā, un tas viss. Bet vai tu jūties labāk arī? Tā kā tu jūti kaut kādu, vai tu netik līdz tam punktam? Enerģijas man bija, bet man vienkārši, es sapratu to, cik ļoti man svarīgs ir tā kā ēdienu dažādība. Tas, ka man tik ļoti garšo viss kaut kas. Un mentāli. Vissliktākais bija tas, ka es vienkārši mentāli to nevarēju izturēt. Atnāk Rinalds, viņš ēd tur kaut kādas, nezinu, šokolādīt, ēd man blakām, man tāds, Es tāds, Rinalds, tu tāds, bekonu graus. Sorry, Otiņ, viss kārtībā, ka es ēdu šokolādīt. Skatās attīstībā, jā, viss kārtībā. Es jau tā negribēju. Es vienkārši ritīgi pest off, es tāds, kā es varētu šokolādiņam izraut no rokām ārā. Bet tu neko neteici. Es neko neteicu. Vajagais aktieris. bet es nevarēju, tas bija diezgan, tāds, es apsveicu tos cilvēkus, kas var tiešām, kādu mēnesi izvilkt tādu diētu. Pēc tam es pārgāju uz keto diētu, kas jau man bija jau tāds, nice, es varēju ēst avokādo, man nereāli garšo avokādo, tā kā guacamoles attaisīt. Un tad es tāds, beidzot es varu kaut ko uzēst, kas ir, un arī tu tos carbs ar keto diētu ir tā, ka tu vari tos, ka ir kaut kāda procentuāli, cik tu drīkst, tā kā viņas uzņem, tā kā es tāds arī bišķiņ, tā kā paši tu, es varu bišķiņ tagad tur kaut kādu pielikt, tur kaut kādu, nezinu, maizīti klāt vai kaut ko nedaudz. Un tā, bet pa lielam jūtos ritīgi labi, tā kā fiziski jūtos labi, bet mentāli es jūtos ritīgi sūdīgi. Un es domāju, daudziem tas interesē, jo man tas bija pirmais vēdra izēja, kāda bija. Es saku, tā kā, tu domā, tā kā kāds sūds pēc tam? Kāds bija tas sūds uz puļķi? Sūds uz puļķi, tas nav uzliekams nekādā veidā uz tā puļķi. Viss, kas bija vienkārši bija tāds... Tā bija visgarākie pirdieni manā dzīvē. Viss vienkārši tāds, ka tu apsēdies uz tā podu, tu pasēdi kādu laiku. Un tāpēc tam ir tāds, kāpēc es šito vispār daru? Tāds pirdiens, ka vairs vēders nesāp. Jā, tu tā aizgāji. Tas bija jāiet uz toaleti vienkārši izpirsties. Tāds, ka rītīgi pasēž uz podu, pat nekas nenāk ārā, bet tu vienkārši aiziet papīrt kādu laiku. Tas ir, bet es pieļauju, ja es izturētu ilgāk, gan jau es pierastu pie tā, man palika labāk vēl un tāds. Kaut kad jau gan jau jāizmēģina vēlreiz, bet arī kas ir problēma ar to diētu, tas, ka gaļa jau ir nereāli dārga. Tas daudz naudas paņem, man vajag visu laiku. Bet tev vajag mazāk. Es gāju visu laiku, piemēram, bet arī tu jau nevar katru dienu ēst vienu to pašu. Es nopirku, man vajag visu kaut ko, man gribās uzreiz zīvi ēst, man, piemēram, lases ritīgi tur kaut kāds tur tos lašu vēderīs, kur visvairāk tauku to visi jāņem, jo tas ir vislabākais. Tu uzņem tos taukus un tas visvairāk tev arī tos benefits dod. Bet tu nevari sīpoliņu uzlikt uz lašmaizīti. Nē. Es kaut kādu lašu vēderiņu sēdu. Man ir pliks lases jāēd. Lašmaizīta tur ir lases. Bija galvenais arī, es tāds domāju, ka es skatījos Google meklējus, lai kaut kāds recepti, kā es varu uztaisīt kaut kādu, pieņemsim, kaut kādu, tas jau bija uz keto diētas, kā es varu kaut kādu piciņu uztaisīt, piemēram. Jo ir visādi varianti. Visi cilvēki, tāpēc kā vegāni, vienmēr atrod veids, kā to burgeru apēst. Vai atrod veids, kā to var kaut kāds fish sticks uzēst. Kā to fish sticks dabūt no kaut kādas, nezinu, no pupiņām vai kaut ko. Fish sticks. Fish sticks. Fish sticks? Bet galvenais, es meklēju, es tāds, reku, cepums es uztaisīšu. Kāds cepums, zinu, kādi tie cepumi bija, tas vienkārši sarīvēts siers, un vienkārši uzliec uz pannas sarīvēts sieri, un tad tas grauz sieri, tā kā tāds čipsīši. Tu viņu var kā pamatni izmantot. Un tas arī bija viens no te, lai tu uztaisītu picu, kas ir keto diētas pica, tu vienkārši pamatni ir vienkārši siers, izcepts, tā kā tāda pamatnīti. Un tad pa virs tu lietas, kaut kādu gaļu, kaut ko, bet, arī, tas ir tik disgusting vienkārši, ka tu padomā, cik daudz tur tie tauki, un tas viss ir tāds, man bija grūti, jā, tā viss, pēc tam man bija tāds, man jau slikti paliek no tāda tauku daudzuma, un man,
es vispār baigi maz augļu sēdu, nu tā ikdienā. Un tas bija tas, kas man pēkšņi bija tāds, man ļoti gribās kaut kādu apēst, kaut kādu grapefruit, kaut kādu apelsīnu, kaut ko gribās. Nu, ka tev uzreiz gribās kaut kādu dažādību, kaut ko. Ļoti līdzīgi tam šitam te fēstošanai, ka mēs ar Rinaldu arī taisījām to fēstošanu, ka mēs tikai ar ūdeni pārtikām. Cik jums dienas bija? 5. 5 Nu, es dienas. 4, Atiši 5. 5 dienas mēs izvilkām. Stilīgi, es ar to gribētu kaut kad nobrēst pamēģināt. Tas īstenībā, nu, jā, vispār es arī gribētu vēlreiz viņu, jo tāpēc, ka viņš tev pēc tam tu izdara to izturtās dienas, to dienu laikā tu saproti, cik daudz laika tu pavadi, domājot par ēdienu ikdienā, ēdienu gatavošanu, domāšanu par ēdienu, iešanu uz veikalu, veikalā tu staigā, domā, ko es varētu šodien uztaisīt. Izmaksas. Arī iešana uz toaleti. Tev jau vienkārši apstājās. Taisīt ēst. Cik daudz dienā. Tu saproti, cik daudz dienā tu domā par ēdienu. Un pēc tam ir tāds, ka tu sēdi, tāds, bļans, nav ko darīt vienkārši. Nu, tāds, jā, liekas, tāds brīvais laiks. Pēkšņi, man baigi daudz brīvais laiks vispār. Katra diena liekas tik gara, bet arī tajā pašā laikā tev gribās visu laiku ēst. Un tad tu dzer to ūdeni, tāds, kādā ātrāk tās dienas paies, ko es esmu uzstādījis, to mērķi, pieņemsim, nedēļu izvilkt, un tad visu laiku, viss tik lēni valkās. Visu laiku nogurs, nu, tāds šausmīgi nogurs. Visu laiku, jā, tāds nogurums arī, jā, un grūti, tā kā, tu esi bez ēdiena, tev nav enerģijas. Un visa enerģija nāk. Bet pēc kaut kādas 4. dienas arī īstenībā ir tas, ka tev paliek vieglāk, jo tev ķermenis jau sāk jau tos taukus baroties no taviem taukiem. Viņš jau sāk jau īstenībā tā kā jau intermittent fasting, tas pārtrauktā gavēšana. Viņš jau sāk jau taukus enerģiju izmantot būtībā tad, kad jau pēc kaut kādām 12-14 stundām, un līdz ar to tad viss tas, ko tu dari pēc tam, kad tev pārslēdzas ķermenis tā kā tauku dezināšanu enerģijai, tas viss jau tev tieši ņem nost no tavām rezervēm. Tikai, tur tā, šitāda fasting veids, viņš jau arī nedaudz, muskuļu masa, tā kā jau sāk jau arī zust. Jā, tas bet, tas 5 dienās jau nekas, nekas tāds. Bišķiņ. Bet arī redzi, izvelk tās 5 dienas, man pēc tam kāds 2 mēnešus es nevarēju iēst lielas porcijas. Man bija tā, ka vienkārši man fiziski vienkārši kuņģis ir sarāvies. Un man negribās vairs tik daudz ēst. Jā, super. Un pēc tam ir baigi labi. Tu iztur tās 5 dienas, un tas jau pārvēršas beigās 2 mēnešos ar normālu ēšanas daudzumu. Un tad citādāk domā par ēdienu. Tas sākums ritīgi. Jā, man vienmēr baigi lielais motivators ir tam visam tas, kad es nezinu, man kaut kāds naids pret sevi iestājās, tā kā es kaut kā redzu, ka es sāku palikt resns vai kaut kas tāds, ka man ir tāds, kā es sev ar šitā palaist uz kaut ko tādu, ka es sāku aptaukoties nenormāli. Es tā kā pārvēršu to tādā, kad es tagad sev bišķiņu lieku tā kā paciest. Un tas ir diezgan liels motivators, bet, ja, piemēram, es esmu labā formā un viss tāds, tad ir baigi grūti kaut ko tādu. Tā kā, jo liekas tāds priekš kam man to vajag. Viss ok. Priekš kam man turpināt. Nē, bet kaut ko uzsākt jaunu. Jā. Uz ko es tiecos. Bet izmēģināt, man liekas, tas ir rītīgi forši izmēģināt kaut kādas tādas jaunas. Redz, kaut vai to gaļas diētu, Jā, lai redzētu, kā tu varbūt tas nenormāli ja nav kaut kādas tur veselības problēmas, tur, aknus kaut kāda problēma vai tur... Man bija, es aizgāju, tā kā bija tas carnivore diet, es aizgāju pie šitā hepatologa. Man saka, kad bišķiņi aptaukojušās aknas ir, un man bija tāds, tas tāpēc, ka es tā kā varbūt man kaut kas jau uztur nav kārtībā, viņi saka, nē, tur nav īsti uzturs, tur vairāk kaut kāds kardio tev vajadzētu. Man tāds, es katru dienu eju uz džimu kādā veidā. Un tad es domāju, 100 punktu, ka tur kaut kādā veidā. Bet ko tu džimā kardio tu taisi? It kā jā, bet arī daudz es viņu netaisu. Es taisu kaut kāds 10 minūtes katru rītu. Bet tāpat tās, jā. Bet still, ir labāk nekā kāds, kurš vispār to nedara. Ļoti interesanti. Man tagad viens labs draugs nāk uz džimu. Nevis uz džimu, bet pie mums uz zāli. Un, viņš ļoti augstā līmenī sportā. Viņš gribēja tā kā bišķi nomest, bišķi pa daudz uzveids, bišķi vajadzētu tā kā vairāk nomest. Un, viņš vienkārši minās 40 minūtes, 120 pulses. Jauns džeks, vienkārši 120 pulses minās katru dienu, tā kaut kāds dažs vingrinājums tur presīta, ēbas, nedaudz uztur sakārto, un vienkārši viss deg, viss notiek. 120 pulses, tas ir, tu knapi to jūt, bet ķermenis tik ātri saprot, ok, tagad mums te nekāds strauji nebūs, nekāds sprinti nebūs, nekas tāds.
Un līdz ar to tad ķermenis sāk svilināt lēnām, izmantot taukus enerģiju. Tik ātri, tik vienkārši. Tu pat nemaz nenosīs. Tur ir tā lieta, ja tu saproti savu ķermeni, tad tas ir pavisam vienkārši. Tāds to svaru nodabūt. Iepazīst, un tev jātestē, jāmēģina. Tev ir jāmēģina, un tas ir viss. Tas, ko es tā kā pamanīju, ir tas, ka agrāk, man ir bijuši vairākas fāzes dzīvē, ka es esmu nenormāli uzēdies. Bet tajā laikā es vispār tā kā neizpratu pilnībā, kāpēc tā ir, ko es ēdu nepareizi, kāpēc, piemēram, man tas svars visu laiku pienāk. Es eju uz džimu gandrīz katru dienu, kāpēc es vēl projām man ir riepa, kāpēc man nedeg tie tauki nost. Un tad beigās, tā kā saprotu, ka bišķiņi varbūt... Āfrikā un Aušvicē jau resnums tur nebija nevienam. Jā, tas ir tas. Tur nebija tāds prikals, kā tev mani smaga kaula vai mana ģenētiska... It runs in my family. Man viss ģimenē apaļīgi, tā ir iedzimta lieta, tāds, Lai cik to sāpīgi būtu kādam arī saprast, bet... Būtībā aptaukošanās ir ēšana. Ja tu tikai pēc tam ir mazkastīgums. Pirmais vienkārši ēšana. Viss ir ciparos. Tieši tā, cik daudz tu apēdi. Ko tu ēdi? Tas pēc tam, bet, ja tu apēdi kalorijas, tur, 4000 kalorijas, kas, manuprāt, ir kosmos. Bet, apēdi 4000 kalorijas un labākajā gadījumā tu aizēji varbūt, līdz veikalam un apakaļ pēc vēl kalorijām. Tad vai sēdi pie kompa un strādā vai kaut ko, tur jau nekas. Tāpēc jau ir, tāpēc nāk virsū viss. Vai arī tad bija tā kā Michael Phelps vai kam bija tas 10,000 kalorijas. Viņš vienkārši visu nodied. Man tāds, kā tu paskaidro šito, kāpēc viņš šitā izskatās un viņš tik daudz ēd. Man tāds, tomēr ir. Tas ir nākošais, cik tu sadedzini. Tu visu dienu sporto, tur. Tādam neaktīvam cilvēkam, kas sēž pie kompa un strādā, viņam būtībā vajadzētu ēst apmēram tik, cik viņam arī ir tas kaloriju, tas patēriņš, ko viņam dienā vajag, ko smadzenēm vajag, ko visā elpošanas sistēmā, visam muskuļu darbībai nelielai kaut arī, bet, tikai arī jo, ja iet virs, tad tas jau sāk uzkrāties. Tas viss simple math. Pavisam vienkārši. Es esmu apaļīgs, jo man patīk ēst. Es daudz ēdu, liels porcijas, daudz mērķis, daudz sāls, daudz cukurs. Tas pamatā viss vienkārši, ka tev gribās to dažādību arī. Kad to saprot, tad jau ļoti īstenībā arī var piekoriģēt kaut ko. Pieņemsim, es atceros, man bija kāzas augustā, un es aprīlī svēru 96 kg. Un es domāju, man jātiek zem 90. Un es meklēju veidus, kā to atrisināt, un vēl tajā laikā es tik smalki nezināju, tas bija jau 19. gads. Un es visu kaut ko pamēģināju, mēģināju ēst mazāk, es mēģināju nogriezt cukurus nost, mēģināju vairāk kardio, vairāk sports, bet vienmēr es atduros par to, ka man patīk rītīgi daudz ēst. Man patīk kā tik karmās sieru, friškas ar majonēzi, pizzas, burgeri. Tas parasti notiek kādos vakaros vai? Tas ir vispār, tas ir traktā knakstināšanas vakaros. Ka kaut kas kārojās. Briesmīgi. Jo varbūt tu no rīta var izturēt to tur, tāds, tad es mēģināju atrast kaut kādu kompromisu. Un kas ir kaut kāds kompromiss, kā es varētu samazināt svaru, tā pašā laikā turpināt ēst to, kas man garšo. Tad es tāds domāju, man brokastis man nav svarīgs, tas ir vienkārši liekas kalorijas. Un tad es nonācu pie intermittent fasting, un, ko es vēl joprojām daru, un tas man palīdz vismaz, ja es neesmu nekāds Apollons, bet vismaz es neesmu aptaukojies. Tā, kad es nevaru normāli pastrādāt, ka es nevaru ar hoķi uzspēlēt. Kad nevar nemaz redzēt savu krānu, bez maz vai tu skaties, un tā riepa ir. Un vispār. Bet tas man bija jārāk, ka mums čaļiem ir tāds, ka puncis ir pirmais. Varbūt tur rokas izskatās normāli, kas, bet tev valsts tas, kas pirmais parādās, tas pēdējais ir pazudis. Jā, un to ir visgrūtāk. Tas man vairāk besīgi. Nē, forši, ka puncīs, tad tā kā mazs bēbīts, tad tu uzliec uz vēdu, tad viņš turās. Dad bod. Jā, ka galdiņi tā mīkstāk. Sievai galvu uzlikt uz vēdu. Meitenēm jau arī tā forši tāds, viņas skatās. Viņš pēc teddy bear izskatās tāds mīlīgs, gribās samīļot. Man vienreiz viens hoķī džeks prasa. Tu esi fizioterapeits, jāsaka,
Kāpēc man uz vēdera nedeg tie tauknos? Tas tāpēc, ka tas ledus, tas augstums ledus hallē, man te tiek pie vēdera iesaldē. Jā, tāpēc jau nedeg, jo augstums tiek klāt. Tāpēc, ka tu 3 saliņas pēc treniņa aizem mājās izsilc ar čipšpaku kopā. Jā. Bet vai karsts saliņas, vai nodedz? Jā, karsts. Viss tu jādzer vienkārši karsts. Viss. Jā, tas augstums, jā, viņš tev labi. Pārāk augstums. Jā. Tas ir tās, wow, ok. Kāds tik cilvēki visāds attaisnojums. Tas ir vienkārši super. Tie attaisnojumi ir tik klausot tāds. Un tad es iemetu to joku ķipa pa Aušvicu un Afriku. Bet tā arī ir. Tur nav īsti tāda apaļīga cilvēka nebija. Tas varbūt tāds brutāls un varbūt nav īsti pareizs, korekts tas teiciens, bet tas vienkārši parāda tik izteikti. Neviens tur, jā. Jā, kad viss ir kalorijas. Jā, big bone, jā. Jā, ir viens vidīgs, ko es tev gribu parādīt. Nezinu, varbūt tu esi redzējis. Arī es redzēju. Es gribētu, lai tu paskaties no fizioterapeitis tādu skatu punktu, vai tas ir pareizi, vai tas ir... Vai tas ir... Jā, šitais redzējis, jā. Tas reakcijas tā tantei, visu to video pateic daudz slagāk. 18 fractures, Jesus. And they were all full fractures, up and down, up and down, up and down. Oh, Dios. Good movement there, huh? Yeah. Awesome. All right, Mr. Relax that head for me. Oh. Tur jēzu izstiep ārā, nekšķina ārā no vis ārpās. Trīts roka. Oh, no. Ok. Nē, un izskatā Amerika, laikam. Jā. 8 gada Dievs, tur ir kāda tā doma interesantiem cilvēkiem, kas aizveda to tantuku uz to... Viņi pat tur neaizgāja, viņai nav... Viņai tāpat pēdējie dienas, zikā, sliktākajam repaliekam. Es nekad mūžā neko tādu nedarīt cilvēkam, senioriem... Arī, kas to nekad nav darījuši, visticamāk. Es uzskatu, ka ir daudz efektīvāk veidi, kā to izdarīt, jo, manuprāt, ļoti liela daļa no šitiem video ir kaut kāds, tur ir moments fakes, ka tur, piemēram, bija tā, kad arī kāds vidiks, kur cilvēks iet, apmēram līkums šitāds, un viņš steigā kaut kāds Āzijā, tur bija... Jā, tagad The Folded Man vai jā. Es tikko, jā. Jā, un... Folded Man, kaut stulbi idiot, ko viņi izdomā. Folded, viņš aizlocīts. Bet tā jau arī bija, viņš skatījās. Folded! Viņam tur tik ļoti nopietnas veselības problēmas, bet tur man kaut kā neticās, ka tikai ar kaut kādiem adjustmentiem, jeb kaut kādiem tur kaulu tā kā bīdīšanām, es nezinu. Man jāpajautā vēl papildus kolēģiem, kas varbūt vairāk šito strādā. Tas ir kaut kas ar muskuļiem arī, tur ir savilga kaut kas... Tur ir ļoti spēcīgi tieši ar neiroloģiju saistīts tās problēmas, un šitāds te... Visas tās krakšķināšanas, manipulācijas ir ļoti saistīts tieši ar neiroloģiju, jo tā skaņa, tas pokšs, tas jau ir tā kā gaisa ieslēgums, tā kā vakuma, tāds pārāvums, un tā skaņa ir no tā vakuma. Un dažkārt tas kaut kāds tas stimuls var veicināt caur centrālo nervu sistēmu apakaļ muskulim vai tai locītavai vai kaut kādas sprieguma izmaiņas. Varbūt, ja tur bija hipertonus, tad tur ir pēc tās tā klikšķa kaut kāda tā kā bišķi norestartē to sistēmu, ja? Un varbūt tāds tas rezultāts, bet es tā negribētu ticēt, kad jo, manuprāt, tāds labs progress nenāk no vienkāršām lietām. Kā, teiksim, aiziet samaksāt, tur, nezinu, 100 eiro samaksā, viss izkrakšķina un cilvēks var tur, nezinu, 5 gadus staigāt un nekad vairs muguru nesāp. Tā tas nē,
Bet ir jau vesels klīnikas, kas tikai to kiropraksu nodarbojās, kas ir tikai krakšķināšana. Vai arī kas tikai taisa viģiks. Nē, ir arī manuālai terapeiti, kas ļoti nopietni uz to visu skatās. Viņi skatās visādas lietas, ko es neesmu speciālists, līdz to es baigi tur komentēt arī nevaru. Bet viņi skatās citādas saiknes starp orgāniem, starp saitēm, visādas ķēdes skatās. Ja tur, teiksim, plecā kaut kas tāds, tad tur gurnā kaut kas tāds. Un visu tā iet cauri smalki tā. Un tie cilvēki ir jau gadiem izkopuši to. Un to es saprotu, ka, teiksim, kad ir kaut kāds pamatojums tam, kad ir kaut kādas tās ķēdes saliekās muskulis, to ietekmē. Tas to, uzturs tāds, ok, tur nieri šitādi augstāk noslīdējas, tur vēl kaut kāds, kas tur visu to saliek kopā, un tad viņš apmēram savu, šite kaut ko vajag izdarīt. Varbūt sakodiens nav pareizs, varbūt kaut kas tāds, un sakodiens var izmainīt tur galvaskausu stāvokli, tad uzreiz mugurkauls, čik, viss aiziet sastājas. Un tas ir tāds, un tāda nav daudz speciālistu, un es tikai zinu kaut kādas, varbūt 2-3 Latvijā tādas, kas ir, tādi tiešām speču, ar milzīgu pieredzi, un tur ir tāda ļoti padziļināta tā izpēta pa to cilvēku ķermeni. Bet tā, kad vienkārši krakšķinot tikai kaut kā aiziet, tur čik izkrakšķinot. Skoliozi izlabos. Tā nestrādā. Tiešām skoliozi, es domāju, vai tiešām viņi var arī kaut kā izlabot tikai krakšķināšanu, tā nereāli. Skoliozi ir, teiksim, redz, ka mums ir skriemeņi, normālam cilvēkam skriemeņi stāv viens virs otra. Un skoliozē ir, kad tie skriemeņi rotē. Viņa šitā rotē, viņš nav šitā noliecies. Tā tikai izskatās, ka viņš ir šitā noliecies. Viņš ir sarotējies, un līdz ar to tas ķermenis veido jau aizmugurē, tur tāda izauguma viņi ir katram skriemelim. Un rotējot tam skriemeņiem, rotē arī tā mugura, un visu tad uzreiz saliecās, un visu. Un tur jau arī nervi aiziet kaut kā ciet, un tas viss tur diezgan pamatīgi. Tur visi kopā, muskuļi tiek ietekmēti, elpošanas sistēmas, visi orgānu darbībā un viss. Un es izgāju to arī terapijas metodu, kur Šrots terapijas metoda saucās, ka tieši skoliozēm, tādām smagākām skoliozēm. Bet es esmu sporta fizioterapeits un es tā baigi neaizros to tā kā arī ārstēt. Bet, man tur diploms ir tam. Bet skolioz, un krakšķināšana noteikti nē. Nē, tur ir ar muskuļiem jāstrādā. Skolioz, tas ir smieklīgi. Bet skatoties tāds vidīgs, man liekas, ka cilvēki domā, ka tāds, cik labi, ka viņai šitā palīdz. Šai dāmai bija palielināta kifoze. Kifoze ir, ka mēs skatāmies jautājumu zīmi. Ka mēs skatāmies no sāna, krūšu kifoze palielināt, ja? Tā kā bija šitai te ziedītei, ziedītei. Manom. Tā ir kifoze. Rinaldom, tā ir. Rinaldom, jā. Bet skolioze ir atkal, ka mēs skatāmies no mugurpuses, tā cita plakņa. Bet kā tas rodās? Tāds... Ir kaut kā tas vispār, vai tas ir kaut kāds neizbēgams prikols, ko visi sastapsies vienkārši dzīvē, ka viņiem vienkārši paliks līks mugurs ar vecumu, vai arī tas ir? Tur arī tas manuālais terapeits teica, tur no 24 skriemeļiem 18 ir bijuši lausti. Un tas tā var būt, un arī mūsu vecvecmammai arī bija tāds pašs problēmas, un es tā kā biju mazs, es bezmaz varēju apsēsties viņai uz kupru virsū. Bet viņai arī bija lūzumi tur bijuši, kas nebija kādreiz, varbūt padomu laikā nebija tik smalka tā diagnostika, un varbūt viņai bija ļoti tur smagas pienkandas jāstāp visu kaut ko. Bet tie lūzumi, viņi ir tādi pamanām, ka tu salauz tur kaut ko, vai tas ir tāds, kas izveidojas laika gaitā tikai tie lūzumi? Tā nav laust muguru. Varbūt arī, man ir jāapjautājās mūsu vecmammai, kā tur īsti bija, bet es tikai atceros to, ka bijis ir kaut kāds lūzums un ne avārija vai kaut kas tāds. Iespējams, tas kaut kāds dzīves laikā iegūt kaut kādu mikroturu, kaut kāds plaisas vai kaut kas tāds. Bet, un tad tā krūšu daļa, tā kifoze milzīgā veidojās no tā, ka tur normāli nelocās un nekustās tie muskuļi, un līdz to nekustās mugurkauls normāli. Bet, piemēram, pa skoliozēm runājot, kas ir tie S-burti, kas ir nevis no sāna, bet no muguras skatoties, tur atkal ir ļoti liela loma tieši ģenētikai un arī kaut kādām auguma īpatnībām, kas arī ir ģenētika. Tur, protams, super garš cilvēks. Viena roka lielāka pa otru vai... Nē, tas jau ir. Tas viena puses, tad lieta roka.
Viena puse smagāk pa otru. Jā. Tur atkal ģenētika ļoti liela loma spēlē. Bet atkal, ja jau ir skaidrs, ka kaut kur ģimenē kaut kas tāds ir bijis, tad jau to var laicīgi risināt pie fizioterapeita, kurš ir zinošs šajā terapijā. Tad var apmeklēt šo fizioterapeitu un jau laicīgi, jau tur, nezinu, pirms vēl straujās augšanas, nu, kaut kā 10 gadu vecumā sākt jau iet un stiprināt. Jā, ja ziņā jau, ka kaut kam ģimenē ir. Un tad jau laicīgi tam pieķerties, lai tas nenotiktu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir vecāki atbildīgi to jau laicīgi sakārtot, lai pēc tam cilvēkam nav invaliditāte. Tas tik daudzās vietās, sīkiem jau arī pa brīvo visu kaut kādas. Visu, viņi var palīdzēt jau ātrāk. Izņemot, redz, privātās iestādes parasti nē. Bet tas ir daudz vieglāks, domāju, no sākuma jau. Jā, pamatā jau redziet, piemēram, es būtu sīks un man tādas lietas būtu interesējušas. Bet tur jau viss ir uz vecākām. Tas ir viss uz vecākiem. Tikai tagad, kad man ir 25 gadi, es jau sāku tikai tagad par kaut kādām tādām lietām interesēties. Bet reāli, kuram sīkajam kaut kas interesē līdz 18 gadiem, pilnīgi nē. Tur viss ir tikai jāpiespiež. Jā, tur ir tikai vecākam. Nē, es negribu iet pie tā fizioterapeita. Tur elpošanas vingrēm, un tur tā nav nekas fun, nav tur grozā jāmet vai jāķer kaut kas, bet tas ir uz vecāka. Un arī, protams, uz fizioterapeitu mēģināt kaut kā to bērnu ieinteresēt un dabūt viņu, lai ir interesantā vingrošana, parunāties ar viņu, kaut kādu joku izpāt. Man, piemēram, patīk, es par jūtos tā kā vēl joprojām, tā kā, es nezinu, cik man būtu 11 gadi, man patīk Pokemon, un viss kā Pokemon vēl visiem sīčiem, man liekas, vēl pagaidām patīk. Tā kā par to es vienmēr varu parunāt. Un es mēģinu ko pa videospēlēm pajautāt, un kaut kā tā, lai tas... Vai kad Minecraft uzreiz. Jā, lai kaut kā tā saikni izveidojas, lai mums ir ko parunāt, lai es varam, tā... Jā, lai interesanti. Cik reizes nav bijis tā, ka tu aizēji pie kaut kāda ārsta, ka tu esi sīks un kaut kāda vienkārši dusmīga tāds... Labi, ārstiem ir bišķi savādāk. Tur jau pie ārsta neies 2 reizes nedēļā, tur gadu neviens. Tas ir arī tā bišķi cits moments. Jā, Ir šitās te, ka man bija tās sporta pārbaudas, ka tur vienmēr tāda iznāk, tāda agrāk bija Indola, un tad viņi arī tur liek, viņi tāda brutālā padomu laika. Tur ir visādi. Tev toreiz, es atceros, tu stāstīji, ka bija tas, ka tev mērīja to tauku daudzumu, ar to, ka tev paņem ar tām knaiblītēm. Jā, tāds mēr instruments, jā. Tas ir reāli, tā kā viņš actually strādā? Jā. Atkal tas jau... Nav tas precīzākais variants, bet tā mērā. Izmēra riepa vienkārši, cik tev liela ir. Ja tev ir tā riepa, tad jā. Tas, ka vien tu var saķert, tas jau vien parāda tāds, tev ir nedaudz aptaukošanās. Jā, tas jau nekas tāds bīstams nav. Ir tīpaši sīkiem bērniem, tāds, jauniem, tāds, pa lielam jau. Nē, es vispār uzskatu, piemēram, ja cilvēks ir aptaukojies, bet viņš jūtās labi, viņš jūtās, ka viņš var savu sportu mierīgi darīt un vēl arī attīstīties. Un viņš arī sporto. Viņam ar otro pusīt nav nekādas problēmas saistībā ar to, ka, piemēram, nevar aiziet kādreiz tur, aiziet ar riteni vai skritulenēm pabraukt, tāpēc, ka pārsitiem ir kaut kā tāds. Vispārējās veselības pārbaudas ir kārtībā, analīzes viss ir kārtībā. Un var iesaistīties jebkurā fiziskā aktivitātē, jebkurā brīdī, kad tev ir labs miegs, tev ir, tad viss ir kārtībā. Bet tas jau ir baigi reti. Jā. Lielākā un arī pašapziņa tev ir. Ja tu vari ar savu pontu nolikt kreklu un tur sāk dejot, un viss super. Jā, kāda vaina. Jā, tad mēs skatāmies no tā veselības, jo tad ir pašapziņa, tad no veselības viedokļa skatāmies. Viss analīzes, viss kārtībā, kardiogrammas viss kārtībā, visas orgānu, visas sistēmas, viss smuki strādā. Tur, nezinu, viss strādā, jā? Un tad ir uz tiem muskuļiem tieši. Tas jau arī ir, ka tu esi spēcīgs, ritīgi kājas ir spēcīgs, rokas ir spēcīgs, izspēcīgs. Ja sporto, sporto, un tu vari savā sportveidā vēl performēt un uzlabot kaut ko, manuprāt, tad viss ir kārtībā, Ko es varu teikt, tur tāds apaļīgs cilvēks staigā pa ielu, bet viņš jūtās perfekti, viņam viss ir kārtībā, viņam viss super. Viņš fucking Judy ritīgi māk, var paskriet, viss pofīgi viņam. Man žēl skatīties, kad ir parasti tāds ģimenes, kuras vidēji sver tur kaut kādu 300 kg, 3 cilvēkiem. Es domāju, cik liels tas leduskapis mājās, kad visi ģimeni var pabarot. Tas ir ļoti briesmīgi un
Un man ļoti žēl, ka tā tas ir un ka tas tiek jau nodots lēnām nākošajai paudzei. Tur jau gandrīz ziņa jau 100%. Ļoti skumīgi un daudz par to kautrējās runāt, kad es esmu tur apaļš un jūtos super un beidz man tur body shameot vai ko, bet labi, ok, bet žēl, ka tu to dodot nākošajai paudzei un tad viņi tālāk atkal nodos. Un tas man nepatīk. Tas tā, es uzskatu, tas nav pareizi. Es dzirdēju, ka tagad notiek olimpiskās spēles. Es dzirdēju, ka esot uzvarējis trans sieviete, esot uzvarējis kaut kādas sacensības. Jā, tas vispār kaut kas. Tas ir atļauts? Tas bija boksā? Jā, boksā. Tur bija, kas ir vienkārši briesmīgi. Tas ir olimpiskais? Jā, olimpiskajās spēlēs uzvarēja. Tur bija kaut kāds prikols, varbūt tik smalki, ka mēs nezināsim, bet tur kaut kāds... Tur ir tās normatīvas, cik tev jau kaut kāda... Jā, tur ir testosterona līmenis. No 10 gadiem, kas arī fakt up jau... Bet, jo tur vēl tie fakti ir, tur jānoskaidro, tur īsti par to vajag spriest nevar, bet ļoti labs piemērs šitā gadījumā, kas ir vienkārši pretīgi, ir, kur vīrietis, kurš transformējās par sievieti, piedalās peldēšanas sacensībās un vienkārši visas meitenes tur samet lupatās un viss. Jā, arī cik garš un šitā. Kas tas par prikalu vispār? Man tā nekas pretī nav cilvēkiem, kas ir trans cilvēki, bet vienkārši tas, ka kaut kā tu tā kā kinda salauz to... Man ir žēl tās sievietes, kur trenējās. Viņas visu savu dzīvi ir pavadījuši, lai trenētos. Viens šitāds vidējais atlīti, kas ir... Tā kā loģiski, ka vīrietis viņam būs, tā kā priekšrocības. Jā. Viņš ir savajā kategorijā. Ja puisis ir izgājis cauri pubertātei, kur palielinās testosterona līmenis, viss muskuļu saites kļūst spēcīgāks, viss ir tāds, ķermenis ir radīts fiziskām slodzēm un viss, tā. Arī meitenēm viss notiek, bet, vienkārši vīriešiem tas ir citā līmenī. Un tikai pēc tam kļūst tā kā, tas ir, un piedalies sportā. Tur vajag atsevišķu disciplīnu. Jā, es arī uzskatu, ka tas viss var notikt, bet vienkārši viņi kaut kā atdala tā kā atsevišķā kaut kādā lietā. Tas līdzīgi tā kā apmēram paralimpieši pret olimpiešiem. Tas iet, katram vajag savu kategoriju. Un arī paralimpiskajās spēlēs ir savas kategorijas katram. Un tur viņi sacenšas savās visos līmeņos, tā kā tas ir pienācis pēc tā. Bet... vienkārši pateikt, es esmu tas pats un atļaujiet man būt ar jums. Tur jau arī ļoti spēlē tas aspekts, kad tas cilvēks, viņš, es neesmu otrs dzimums, kāds sakars, es esmu pilnībā, tā kā. Es tā sapratu, tur tā boksā bija tā, kad tā Itālieta vai kas sajūta to sitienu no tā pretinieces vai pretinieka, tik spēcīgs sitiens, ka viņu vienā brīdī pacēla roku un teica, nepaldies. Tur bija tas moments. Tur jau arī varbūt kaut kāda veida tā kā drāma apakšā. Tādā ziņā, kad ir kaut kas jau izdomāts. Varbūt, es negribu, lai tu cīnies pret viņu. Piemēram, kāds treneris pasaka, tāds vienkārši pacēl roku. Tur bija kaut kāds kontroversiāls. Bet viņas jau arī jāgaņ jau pret kaut kādā veidā. Tieši tā. Ko tad tur vienkārši izšķaidīs? Es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem tas nepatīk. Tāds iedomājies, redz, tu esi, piemēram, treneris tur kādai sievietei, kas, boksā ir, un tad tu redzi, ka viņai ir jāiet pret tādu pretinieku, un tad... Bet tāds jau viss tās traumas un viss šitais. Tur ir diezgan tāds. Tieši tā. Ko tu sev visu dzīvi ar visu karjeru izbeigt? Tur jau tā lieta, kad atliek tev vienreiz uzsist ne tā, kā, ne tā, ka tu esi tam sagatavojies, un tad vienkārši čau, tas visu karjeru principā ir sabojāt. Tas ir nenormāli traki. Jā, un visu to prieku arī par tām spēlēm tiek sabojāts. Kāpēc nav tā, ka dāma kāda, kas kļūt par vīrieti, piedalās olimpiskajās spēlēs? Jā. Kāpēc nav tā otrādi? Bet nav kāpēc tā? Ir? Nav. Kā viņa nevarētu? Nav vismaz dzirdēts. Taču bija tas arī šitās māsas Viljams tenisists, tur kaut ko sen apakaļ tur blatoja, ka viņas tur varētu vinēt čāli aiz tops 200 tenisā. Šis vienkārši tur kaut kāds tur 6-3, 6-0, 6-1 vinnēja. Ārpus 200 vinnēja dāmas. Tā kā tas jau nav. Tas nav domāts tā, ka dāmas vienkārši šoks, bet vienkārši dāmas pret vīriešiem tās ir divas dažādas kategorijas. Dāmām ir sportveidi, kas varbūt pat ne sporta, bet vienkārši lietas sakal, kas labāk sanāk, un atkal vīrieši, ko nevar izdarīt tā kā tik labi. Un tas ir tas. Tā kā bija tā šaušana, man liekas, ka tur ir gan sievietes, gan vīrieši. Jā, starp citu. Tieši tā. Tajā sportā. Paralimpiskajā bobslējā arī.
Tur arī stūrēšana. Pa lielam, ko tas izmaina. Tāds tā kā... Jā, to sākumu. Tu ieskrēji, tas vienkārši. Bet, kad tādā šaušanā tur tiešām, tur ir varbūt līdzvērtīgi. Tur jau arī benefits ir, citādāks un tā, bet tā var. Tur bija interesants tas šāvējs, tas turku kaut kāds šāvējs. Jā, viņš vienkārši, viņam nekāds vispār, tas gear, nav nekāds tur tās brillītes. Viņš vienkārši aizgāja, prošs čalīts, izskatās no malas, ka viņš iepriekšējā vakarā izdomājis, davai es aiziešu olimpiskām svām, viņš aiziešu. Pirms 10 gadiem viņš sudrab dabūja. Roka kabatā vienkārši. Vienkārši pofigā. Pārējiem visiem tur kaut kāds magnifying. Jā, rītīgi viss sagatavojas. Vēl viņš kaut kādu komentāru pateica, tā ka viņi apbalvoja kaut kas tāds, tur bija kaut kas pa ex-wife kaut ko, viņš tur esam pateicis. Viņš tādu feeling, tāds cold ass mofari. Viņš arī kaut kādā tēkraklā tāds prosts, vienkārši regulārs čalīts iznācis no tur skatītājiem, vienkārši tāds aizgājis tāds. Šogad ir kaut kā, vai tas tiem sociātīkliem vai kā, bet kaut kāds tāds baigais uzmanība ir tām olimpiskajām spēlēm, uz tādiem sīkumiņiem, tādām mazām lietiņām visādām. Tas rēcīgi. Tas čalis kaut kāds armijas veterāns, kaut kas tāds tur esot. Tā kā, pieredzējis čalis vienkārši, man nevajag nekāds gear. Jā. Bērās vienkārši. Es būtu gribētu varēju zelta arī. Tā izskatās. Tas es atļaušu. Labi. Ir rēcīgi. Vēl interesanti stēli ir arī dopinga kontrola. To mums mācīja maģistratūrā sporta fizioterapijā. Tas bija ļoti interesants viela, ko mācīties. Mums tieši mācīja Latvijas tieši dopinga kontrolieris. Un tad viņš stāstīja, kā tas viss notiek. Un arī man bija, jo es strādāju kādreiz profesionālā basketbola komandā. Un man atnāk un kaut kāds viens no treneriem saka, ka tam spēlētājiem ar to numuru pēc spēles būs obligāti dopinga kontrola. Bet treneris saka, tu ja nesaki viņam pirms spēles savādāk, viņš cilvēks satrauksies. Kaut arī viss ir kārtībā. Pēc spēles mēs aizjām. Es saku, tev būs kontrola. Viņš saka, labi, tur ejam iekšā noslēgtā vietā. Kontrolieris jau tur gaida. Vai arī kontrolieris jau visu laiku, būtībā kontrolieris visu laiku jau seko līdz tam spēlētājam, lai viņš nekur nepazūd, lai viņš nekur neaiziet. Visu laiku seko līdz. Visu laiku, jo, ja pazūd acis, tad uzreiz var kaut kas notikt. Oil change uztaisīt, atceries, bija tāds Blue Mountains teica seriāls. Mēs redzējām? Jā, es atceros, ka viņi tur lika to trubiņu iekšā vafelē, un tad tiek līdz bladeram, dabū to tā kā iztecina visu savu urīnu ārā, pa trubiņu, un tad tu pēc tam iepildi ar kādu citu urīnu. Jā. Oil change. Bet es neticu, ka tā dzīvē notiek, bet tas gudri izdomāts. Es nezinu. Viss ir traki, viss kaut ko, bet es tiešām nezinu. Bet tas bija rēcīgs seriāls Blue Mountains State. Tas tāds tīņa kaut kāds, tāds prikals. Es tikko nesen skatījos, ļoti labs seriāls. Mēs kaut šī ir tā kabinetī iekšā. Un tur tam sportistam ir jāpiepild divas glāzītes, tad divas vajag, lai ir divi paraugi. Un ir bijušas situācijas, kad netek. Iedomājies, tu tur stāvi iekarinājies iekšā tajā glāzītē, un tev viens skatās uz laiku tieši virsū. Un nevar. Un vienkārši grūti. Tā ir privāta lieta. Un vienkārši nevar. Ko dara? Dod ūdeni daudz dzert. Ja tas nepalīdz, ja nevar, dod alu. Jo tas veicina. Bet tur arī skatās to saturāciju arī, lai nav pārāk tur, pēdījuši blīvs tas urīns, lai var notestēt un visu. Es nezināju, ka viņi tik šausmīgi skatās. Taču ir līdz tomolētēji tev nosakos, bet... Bet interesanti arī, kā viņi izdomā. Viņi skatās pēc rezultātiem, ka viņam pēkšņi baigi labie rezultāti ir, vai viņi vienkārši meklē, vai vienkārši randomā, pilnīgi randomā, tā kā izvēl kaut kādu vārdu. Es domāju, tas ir atkarīgs arī no tā kā katra federācija, jo es zinu, kad ir, piemēram, tur, pieņemsim, powerlifting federācija, viņi, piemēram, samaksā, ka būs viens tests, jāveic kādam sportistam, un tad, lai kontrolieris pats izvēlās, kuram viņš kontrolēs, ja viņš tāds baigi grib tā nopietni tam pieiet, viņš var apskatīties mums tādi dalībnieki, paskatāmies pagājušajā gadu, vai bija tādi paši dalībnieki, kuram ir strauji uzlicis rezultāts, piemēram, aiziet, tad tā viņš viņam visu laiku seko, un, piemēram, kad uzstāda rezultātu, uzreiz jau viņam iet klāt, viss vairs neatties no viņa, un tad tā es to testu. Es dzirdēju, ka tur tā powerliftingā tur arī džeks kā
kā izdzird vai kaut kāds bauns vai kaut kas, ka būs likt tests, uzreiz iekāp mašīnā, brauc prom. Mūka. Jā, ka mums nepaspēja 5. Tas kontrolieris arī mašīnu līdzi. Chase seeds saka. Tas, man tev jāredz. Man jāredz, kur tu ej. Es domāju, ka kaut kāds, piemēram, vai visu vispār var noteikt? Piemēram, kaut kādas testosterons un tādas, pieņemsim, ja tu lieto. Ir tās speciālās vielas, ko viņi meklē. Jā, tieši tā, viņi... Un ir kaut kāds tāds, jā. Iet uz konkrēti, jo kādreiz jau šitas te mildronāts nebija, kā dopings. Bet, ja nemaldos, kam tur bija kaut kādai mūsu tālēcē Radeviču vai kaut kā bija. Es ceru, es nejaucu, es baigi nesaku līdzi. Bet viņai bija, kad pēc kaut kāda laika tikai atklāja, pārbaudīja vēlreiz kaut kādas analīzes vai kaut kas tāds. Un izrādās, viņi bija lietojis kaut kādu aizliegto vielu vai kaut ko tādu. Bet kas palika aizliegt pēc tam tikai? Es te nemācēšu īsti, bet katrā ziņā, jā, tāpēc jau ir arī tie paraugi vairāki, lai var uz kaut ko sasaldēt, pēc tam notestē un, jā. Kur tur Krievijā bija tas, ka kaut kad tās sievietes apbērnoja speciāli? Tas bija Vācijā, man liekas. Vācijā? Šitajā te, arī padomu laika Vācijā, tur bija tas, jā, kad sievietes, jā, dažkārt pat no treneriem. Tu nezini šito pliku, ka ķipa sievietes viņas apbērnoja, jo tāpēc, ka tā, ka sieviete ir apbērnot, viņai ir, kaut kāds mācis, tur tas instinkts sākās vai kaut kas tāds. Pirmajos tur kaut kādos tur mēnesis vai pusotrs, kad tur ļoti jaudīgi hormoni strādā, viss notiek, viss tur, un viņi uzreiz, tā, bet... vienkārši briesmīgi, pēc tam aborts, vienkārši šausmīgi. Lai tu uzlabotu savai performanci sportā? Jā, tad apbērno tev un... Jā, vienkārši briesmīgi. Tas ir tādā tirsā. Es var piekrīt. Jā, padomju. Tajā laikā jau... To neviens nezināja. Ko liek, to dara. Tur jau arī tas prikals, ka tajā laikā tas bija daudz politiskāk. Tas bija nereāli tāds, ka, redz, tu pierādi, ka tavu valsts viņai jāuzvar. Redz, Padomju Savienība, viņi grib uzvarēt Ameriku par katru cenu. Tas ir augstais karš. Tas ir tas viss prikals. Tu darīsi visu, lai tavējā sportisti uzvarētu, lai visās jomās tu varētu pilnīt. Ka tu esi labāks. Jā, tur tas ir vispār, kas agrāk notika. Man ir arī viens padomu laika ļoti tāds augsts līmenis sportists arī stāstīja. Kaut kādas vielas man tur laidiekšā. Ko treneris teica, to es darīju. Tikos cēlāmies, tikos tad kaut kāds tableķi, kas bija, tad tur pēd, tad paguļ, tad pēc tam kaut kas dibenā jāšpicē, tad kaut kas vēnā jāšpicē. Pat nezinu. Viņš ir, vai nu tu esi sportists, vai nu tu esi augsts līmenis sportists, un tu dari visu, ko tev liek, vai nu te apakaļ būtu pelēkā žurhruščaukā dzīvo un ej uz rūpnīcu un kas grīdz un kaut ko tādu. Jā, tas, ka tu dabū tik. Es domāju, arī viņiem tajā laikā arī, piemēram, tas kaut vai padzēr. Izglītības līmenis arī gan jau, tādiem sportistiem tajā laikā gan jau arī nebija tas augstākais. Ja tu esi talantīgs jau bērnībā atrast uz skolu, tu ej visu laiku uz treniņiem un tādiem, tāds. Jā, skola jau bija, tik cik tā padomu laikā, ko tur ļāva mācīties. Bet, tur jau viss ir par to. Bet sports, jā, tas bija, tas jau tagad, man liekas, arī Krievijai tas baigi, tā kā grauž, ka viņi nevar parādīt tos savus sportistus, jo tas vienmēr ir bijis, tāds svarīga lieta valstī, tie sportisti, cik viņi ir spēcīgi, cik var tālu aizmest, cik var ātri nosiet, cik hoķi tur krūti spēlēt, viss tas ir tāds, Jā, es domāju, cik milzīgi vispār viss tā hokeja padarīšana ir Krievijai. Tas tik milzīgs tāds, viss KHL un viss pārējais. Milzīgs naudas iekšā. Tāds naudas un tur nepajokam tas viss viņā tur. Bet, it is what it is. Tāda laika. Savā veidā paši vien vainīgi. Nē, protams, ka paši vainīgi. Tur nav variantu. Tur vispār. Tīpaši olimpiādē. Lāzar. Viņiem jau bija tā, kad viņus diskvalificēja par tur tā antidopinga aģentūra, tur kaut ko sačakarēja. Tagad vēl viņi uzbrūk Krievijai, vienkārši, kāds sakars, loģiski. Tas ir forši, kad, nav jau līdz galam redz tie, neitrālie sportisti piedalās un tas. Jo, manuprāt, vajadzētu visiem tādai nostājai, bet laikam jau kaut kādas spraugas ir, kur arī. Jā, visu laiku. Tā kā jau visu laiku. Bet, tagad AI palīdzību būs vieglāk pateikt. Es nezinu, kā vispār varēs jākoč. Es kaut ko dzirdējis, kaut kādas prikals, ko AI kaut kādam fizioterapijā, ko var palīdzēt kaut kādu prikalu. Es esmu dzirdējis par wannabe fitness treneriem caur AI.
Viņš sakačājās Džeks un tad forčē sev un taisa programmas. AI uzrakst. Man vajag programmu tur 4 mēnešiem, lai tur dabūtu tāds un tāds rezultāts, 4 reizes nedēļā vingrošana, tāds un tāds svars cilvēkam, tāds un tāds dieta. Uztais visu, AI uztais uzturplānu, AI uztais treniņu plānu, viņš izkopē, iedod. Viņš vispār pilnībā bez viņš iziet varbūt tiem vingrinājumiem cauri parādu, kā viņa jātais. Viņš vispār bez kaut kāda. Jā, schēma skaidra. Un ļoti labi ir treniņu programmas. Bet īstenībā, nav sūdīgs variants. Es gribētu pamēģināt. Kāpēc? AI, lai man uztais kaut kādu treniņu programmu. Uzturplānu, par robotu pārvērtēs. Par robotu, jā. Dolfs Langrēns vienkārši. Ritīgi uzkačājies ultimate being. Bet arī tas ir par to slinkumu. Jā, jau te uztaisīs to visu plānu un to, bet ja tas linko, tur jau nekas atkal nenotiks. Tas visam labs challenge iet pēc kaut kāda AI, vienkārši tagad kādu mēnesi, vienkārši tīri tas, ko man AI teiks, ko es ēdu, ko man ēst, ko man darīt. Jā, redz, tur sākās tas, kad jāņem vērā ir arī tava esošā fiziskā sagatavība. Arī, piemēram, kādi vingrinājumi tu esi kaut ko vairāk strādājis, varbūt kaut ko mazāk strādājis. Varbūt tu esi jau kaut tā mērķim, ko tas AI uzstādīt, tu jau esi kaut kādā tur 2/3 jau iekšā, un viņš domā, varbūt, ka tu esi sākumā tikai, un tad atkal būtu atkritiens un jāsāk kaut kā tā. Viņš nav tik personalizēts tas viss. Tas jau ir tā problēma ar dziļo muskultūru. Cik tu esi sagatavots vispār tiem vingrinājumiem. Ja AI prasītu uztais man šitādu vingrinājumu, un ierakst savus rezultātus, man ir tik. Un tad viņš izanalizē pēc kaut kāda algoritma un tad saprot uz tavu augumu, uz tavu visu. Tad jau varētu. Jo tā jau fizioterapeits arī novērtē. Es iedodu kaut kādu vingrinājumu, pasaka, tu vari tā izdarīt, tu vari tik kvalitatīvi izdarīt, tu vari tik daudz izdarīt. Tad tas man dod tādu priekšstatu par tavu fizisko sagatavotību, un tad es varu uzreiz pielāgot tos treniņus, kā man vajag. Bet tādam primitīvam treniņam, es domāju, easy, AI, super, nafīgi nemaksājot lūdzu neviens fitness trenerim pa plānu, ja tu jau esi tā jau jūties ok, un tu gribi vienkārši gainot vēl kaut ko papildus, nemaksājot lūdzu, pamēģināt AI. Es arī, tagad, kad es kreatīnu sāku lietot, arī AI visu laiku prasa, cik man bieži viņu vajadzētu lietot, kā man tur, viņš arī tur ieteica, ka sākumā tas tā fāze, ka tu pirmās dienas ēdi, tur cik tur tos kaps, tā kā tos kausiņas, kreatīnu, lai tu uzbūstot, un lai tev nav tā, ka tikai pēc kaut kādām 2 nedēļām viņš sāk iedarboties. Tu paņem pirmās dienas kaut kādas tur 4 kausiņas ar šito vai pat vairāk, man liekas, kaut kādas 6, viņš man liekas teica. Es nedzēru tik daudz, es nevaru, man vienkārši nav kur ielikt to kreatīnu. Es vakar arī paņemu, uztaisīju šito rītīgi, kreatīnu pilnu šito proteīnu shake, kas ir apvēmos vakar. No rīta izteikt, garšīgs tāds ejas dušas, rītīgi iehito tā, ka vispār viņš pat traka bija. Pamēģināsim, es tieši nokačāju vienu šito AI. Un pamēģināsim, ko viņš teiks. Can you make me a fitness program for 1 week to gain a bit of muscle mass? Paskatīsim, ko viņš te izmetīs tagad. Disclaimer viņš uztais, understanding goals. Jā. Tas ir Samsung AI? Tas ir Gemini kaut kā. Kur ir, lūdzu? Day 1, chest and triceps, lūdzu. Te ir iekšā bench press, incline dumbbell press. Ok. 2. diena back and biceps, 3. diena legs, 4. diena shoulders, 5. diena rest or active recovery, 6. diena full body, 7. diena rest. Nutrition, reku vēl arī, lūdzu. Viss ir easy, viss tev vairs nevajag. Kāds samaksā šinam kaut kā? Iedodiet, lūdzu, man fitness treneri, kas skatās šito, jā. Bet, tas tā ir. Reku, disclaimers viņu arī paņem un saka, lai aizēju ar dakteru parunātāju. Protams. Vai tā, bet būtībā, aim for 3 sets of 8
to 12 repetitions for each exercise. Un tu vēl viņam var 2 minūtes. Tu vēl viņam var prasīt, piemēram, bet man sāp muguri, vai varbūt kaut kāds. Jā. Tu arī var turpināt runāt. Šodien jau manā teritorijā iekšā, jā. Es tikai pa fitness trenēju. Nevajag aizskart. Kas tas tagad? Viss Robins iet projām. Viņš jau var to podcastu. Kāpēc man vispār iet uz tavējo fizioterapijas centru, priekš kam man tērēt naudu? Jā. Iedod viņam mikrofonu. Jā, disclaimers, kā jūs teicat, tas ir tādam simple, tādam vienkāršam plāniņam, ko tu tālāk aprunā ar savu fitness treneru vai ar fizioterapeitu. Bet, man personīgi tā tikšanās ar cilvēku, tas arī man ir tāda motivācija vairāk. Nekā šitā uzrakst, jo man ir reiz tāds, ka es neizvelku sev no mājas ārā vai kaut kā tā. Ja šitā telefonā tajā es arī vienkārši skatos, un tā kā YouTube vidīgs, es varu skatīties fitness. Un... Jā, tas tā. Es gribētu, piemēram, lai man, es nezinu, uz džimu nāk, reku man badīju, un tad mēs ap 2 tagad daisam tos vingrinājumus. Tas tāds personal trainer, kāpēc varētu cilvēki. Protams, viss tā personīgā pieeja arī baigā motivācija ir. Ne visi var aiziet vienu paši uz džimu un paši darboties. Tur ļoti daudziem vajag to, ka kāds cilvēks tāds. Ļoti daudziem arī ir tāds, ka tu, piemēram, taisi ko. Varbūt es kaut ko daru nepareizi. Es negribu kaut ko sev sabojāt. Vai kaut kas bišķiņ iesāpās. Nē, slikti vingrinājums. Jā, šitais nav labi. Tur vienkārši pamaini, piemēram, normāli sakārto plecis, pavelc uz apka, piemēram, pa bench press mēs runājam. Savāc plecis, savāc muguru, un tad tu izspied ārā. Nevis, nogulēs un tikai kaut ko kačā. Sāp man kaut kas. Viņš to tehniku piekuriģē uzreiz. Labs, es varu vairāk PR uztaistīt. Es baigies dzirdēju pēdējā laikā daudzus laiku, es tur sekoju visādiem tiem fitness kontiem un visu kaut ko kačāšanos. Un daudz pēdējā laikā dzirdu par daisīšanu vingrinājumus ar mazākiem svariem un lēnāk viņus, lai bildot muskuļus. Ka ķipa tu labāk rezultāts, lielāks muskuļus dabūs un arī vairāk tā kā dedzinās tā kā tos taukus ar to, ka tu lēnāk visu dari. Uzliec mazāks svars, nevis kā saucamo ego lifting, kas ir, ka tu uzliec maksimāls, tur, cik tu vari uzspiest 3 un galīgi nepareizi un tā, bet tu uzliec tāds maziņāks svariņus. Un tā, cik vien tu lēni vari un maksimāli pagarinot to laiku, kamēr tev tie muskuļi sasprindzināt. Jā, time under tension, tas ir tā. Es tagad arī klientiem lieku diezgan ātri, jo kustības ir 3 muskulim. Koncentriskā, šī, kad savalkās, ekscentriskā, kad ar hanteli rokā laidies lejā, un izometriskā ir turēt. Un būtībā pēdējā laikā arvien vairāk iesaku koncentrēties tieši uz ekstenzijas, uz to lēno laišanu lejā, kad tu ļoti lēni lejā, un salīdzinoši ātri atkal pievelc, un ļoti, ļoti lēni tu laidi lejā, un atkal salīdzinoši ātri pievelc. Šito pa pievilkšanos es skatījos, kad gribētu vēl vairāk uztrenēt pievilkšanos, kad ir prikals tāds arī, ja tu, piemēram, centies uzkačāt pievilkšanos, lai tu varētu vairāk pievilkties, un baigi daudz arī calisthenics, es nekad nemāku izrunāt. Bet, karoči, šitie ten viss, ka to savu body weight tur var pacelot, tāds, stieņi un tie viss. Kad vislabākais ir, ka tu, ja tu nevar pievilkties, uzliec gaisā, un tad lēnām laidies lejā. Jā, tas ir viens veids, kā arī uztrenēt pievilkšanos, bet es noteikti pievilkšanos neiesaku taisīt cilvēkam, kurš vēl nav tam gatavs. Tas ir viens no tādiem vingrinājumiem, kur ļoti viegli kaut ko sabojāt, kaut kur flocītavās vai kaut ko tādu. Tad šos noteikti ar treneru vai ar fizioterapeitu vajag, jo tas ir viens no tādiem vingrinājumiem, kas tiešām prasa ļoti daudz enerģijas, ļoti daudziem muskuļiem ir jāstrādā, un visam jābūt tādam, savāktam, lai sabalansētam arī. Jā, mājās pamēģi pievilkt, šitāds staigā, visu var galvu pagriezt, sāpot muguru un plecu sāp. Tas arī, ja tu spirinies un kaut ko tur nemāk. Es atceros, kā mums skolā bija, kad mums bija pievilkšanās. Minus. Jā, kad tu plec un kad tik kaut ko, un tad tu spirinies. Un tā ieskaitīts, tu dabūji pievilkies. Tur tāda pusīt, tu jau neieskaitīji. Jā, Neimans ļoti labs skolotājs. Es starp citu redzēju
Viņš vēl piedalās vēl sacensībās. Jā. Kas pa iekšā mums super prieks skatīties. Gadi ir, kā viņš ņemās. Tas super, rītīgi labais prieks skatīties, ka cilvēks ir tiešām sportā no A līdz Z, visu mūžu. Būtībā, kad nevarēs izkāpt no gultas, tad tikai varbūt beigs. Tā kā super. Tas es arī visiem novēlu, jā. Pēc viņam arī tas bija aizies veca, ka viņš vairs nevarēs kaut ko. Tas viņam viss palīdz, ka viņš laiku vērā. Tieši tā, tas daudz labāk. Es domāju, ka viņš neapstāsies tā. Tieši tā. Jā. Jo viņš tev arī gadiem ejot, viņš visu laiku saprot savu ķermeni. Viņš tāds, es agrāk varēju šitīgi, tagad šitā. Viņš visu laiku iet līdz tas jau. Es dzirdēju, kad veciem cilvēkiem ir ieteicams, es nezinu, kā tur sievietēm, bet es zinu, ka vīriešiem, kad ir ieteicams pat steroīdus lietot vecumdienās. Tā kā testosteronu vai tik smalki tu tā? Es tik smalki nezinu, bet es dzirdēju, ka lai tu pieņemsim saglabāt savējo, tā kā būt spējīgs vēl veikt tos vingrinājumus vecumdienās, lai tu kaut kā savu ķermeni vēl saturētu kopā, ka tu jau vairs, nezinu, tev jau kaut kādi 60 gadi ir, un ka tev ir ieteicams pat lietot kaut kādas steroīdus, lai tu vari turpināt kaut ko darīt. Varbūt. Es teiktu, ka labāk vienkārši visu laiku turpināt un nepārtraukt. Ja ir kāda veselības problēma, piekoriģēt, pareizi uzturs, un ja uztur nevar dabūt, ko vajag, tad uztur bagātinātāju. Varbūt tad, kad vēlāk vīrietim krītās dabīgs tas testosterona līmenis, tad varbūt, kad bet es nebūšu tas, kurš to baigi mācīs komentēt, jo es pirmkārt pats nekad neesmu neko tādu lietojis. Un manuprāt, parasts cilvēks, ikdienišs, lielāko daļu ar nepieciešamām lietām var caur uzturu dabūt. Es runāju arī par vitamīniem, es runāju arī par minerālvielām. Ja uzturs ir dažāds pilnvērtīgs, tad viss var dabūt. Un ja tu to turpini tā, lielākoties līdz vecumdienām, un tu turpini ar pretestību taisīt treniņus, tā kā resistance training, bet īpaši dāmām ļoti svarīgi tas ir, ņemot vērā, kad hormonāla izmaiņa rezultātā var izveidoties osteoporozi, kur kaulu blīvums samazinās un lielāks risks satraumēties, salauzt kaut ko. Tad, manuprāt, dāmām vēl jau svarīgāk ir ar svariem strādāt, lai kauli visu laiku spiežās viens pret otru un lai ķermenis nevienā brīdī nedomā nemaz atslāpt un kaut kādas tur muskuļu audzes, bet kaulu audzes tur ārdīt ārā. Līdz ar to, tas ir mans uzskats par visiem suplementiem un visu to, ka tikai, ja tu nevar ar uzturu izņemt, ja tev nav laiks, ja tev nav, piemēram, neēd gaļu vai ja ziemā varbūt kaut kādi produkti nav pieejami, tad ok, tad skaties uz tais analīzes, kas tev trūkst, varbūt tu jau apmēram var izrēķināt, nav olbaltumviels, ok, tad kāds šis te buņģiņ jānopērk un jāpalieto. Manā uzturē varbūt vienīgi D vitamīns, mums tā saule ir tāda, kāda viņa ir, tik daudz, cik viņa ir. Zīvēļi esot baigas svarīgā. Viss jau ir, katrs firma teiks, ka mans tas C vitamīns ir super svarīgs, ja viņš tev gripi izārstēs vai arī pret Covid tur bet tiešām, ja nav nepieciešamība, ja ārsts to nav ieteicis, ja analīzēs viss ir čotka, viss ir kārtībā, nevajag neko lietot. Pamatā jau tu visu var dabūt. Ja tu uztur normāli, ja tev ir uzturs ar dažādiem augļi, dārzeņi, graudaugi, gaļa, piens, olas, viss kaut kas, sulas un saknes un viss kaut kas, tad jau vajadzētu visam būt ok. Ja nu ir atkal kaut kāda veselības problēma. Es dzirdēju arī par tam, tie resistance training, es esmu diezgan tā kā dzirdējis, kad nostiprina ceļus ritīgi. Piemēram, es jūtu, ka man brīžam, piemēram, kaut kāds deadlifts taisa kaut ko, vai squats, ka man ceļi. Droši vien drīzāk. Ka man ceļiem bišķi kaut kāds, tā kā bišķi kaut kas, ka viņi nav tā kā, es teiktu, ka bišķi liekas, ka viņi tā ļurinās, varbūt tā, ka nav nostiprināti. Kas būtu tāda laba vingrinājuma, ko tur darīt, lai piemēram, ceļus uztrenētu. Droši vien, kad kaut kādi arī šrieteni, kad resistance kaut kā. Tas ir LKS sindroms. Limp knee syndrome. Limp knee. Tev LDS, bet LKS. Limp dick. Whiskey knees. So deep I can't even see. Kas tāds ir?
Tātad atceries, varbūt kādreiz kādam no jums bija klepas un kaut kāds tāds, un tad lika virsū tādas tā kā burkas virsū, ko izsūļināt. Es esmu redzējis Jackie Chan filmā Karate Kid. Kur viņš lika virsū un tāds Asian kaut kāds prikols, ka lai viņš pirms sacensībām varētu. Un noteikti kāds, kas arī skatās un klausās, noteikti ir bijis tā, ka saliek tāds banks un tad nospied un paliek spirti izsmērē, aizdedzina un veidojas, pieliek vēl un veidojas vakuums. Es esmu redzējis džimā, kad čaļiem kaut kādam uz muguras ir tāda riņķīša. Un šitā ir tāda modernizēta versija no RFI Recovery, ļoti stilīga kompānija, jo viņi taisa visādi šitādus produktus. Mums arī zābaki ir no viņiem un arī latvieši. Jā, latvieši, tieši tā. Un ļoti, ļoti stilīga kompānija, tiešām viņi taisa tādas ļoti stilīgas un par ļoti labām cenām arī produktus, ko es izmantoju gan fizioterapijā, gan arī pats savā kaut kāda veida rehabilitācijā. Tātad bankas tas princips nāk jau no ļoti seniem laikiem. Ar vakuumu iesūkt tā kā ādu iekšā šitajā traukā. Un tādā veidā tās asins, kas tur apakšā, viņas tur tā kā, savalkās uz augšu. Un tas ļauj pēc tam atkal atbrīvojoties, atkal jaunām asinīm pieplūst klāt. Viņš izvēl kaut kādas varbūt vecās asins uz virsādu, kur ir ļoti smalka kapilarizācija, un līdz ar to tur var viss tā tālāk pāda aizplūst prom. Tāpēc bieži vien pēc tam zilumi ir, jo tur tā kā savilkts ir. Un neteiksim, ka tas kaut kāds brīnumlīdzeklis, bet ļoti labi strādā uz tādām vietām, kur ir ļoti tāda kaut kāda, spriedzi muskuļu vai tas, tiksim, spranda, kur dažkārt pēc masāžas vieglāk nepaliek, bet uzliek banku, un viņš tur tā to muskulu un to plēvi zem virs muskuļu paņem un tā forši tā izstiep, tā ilgstoši. Pēc tam tāda atbrīvošana. Siņaks pēc tam ir. Bet jā. Tā kā mums vajadzētu pamēģināt, kur tev tas cēlis sāp, piemēram. Tur priekšā. Šī ir klasiska vieta, kur cēlis īstenībā arī sāp, daudz sūdzās par to. Un tas bieži vien ir tieši šitas sāp tikai tāpēc, ka šitas muskuls vai nu viņš ir pārkačāts, vai nu ir, piemēram, ilgi stāvēts vai ilgi staigāts. Un te ir iekšā pilns ar visādiem triggerpunktiem. Vakar bija kājdien tieši. Un banka tādā ziņā var palīdzēt bišķi atbrīvot to muskulu. Un arī tai pašai kājdienai tur pienskābi ir iekšā, viņš tur viss sastājās un viss kāps un sāp. Un tad ar bankas palīdzību var mēģināt tā kā ātrāk to dabūt. Un, būtībā tas princips tāds viņu piespiež ieslēdz. Nopietni baterija būs izlādējusi. Viņš izņems čanku. Jā. Izlādējies. Jā, vajadzētu bišķi palādēt. Kad mēs esam uzlikt lādēties. Kā viņš pret kaut kādu klepu vispār? Tas nav Type-C, what? Tas? Klepumu. Man bija viens gadījums, kur vienai sievietei bija ilgstošs klepus bijis. Un viņai tā kā, paribēja kaut kur tā kā sāpē, vienkārši no tās klepošanas. Varbūt diafragma, varbūt starprību muskuļi, varbūt kaut kas tāds savilcies, spazmējās un sāp tad, kad elpo vai kustās. Un es izdomāju, ja kādreiz likt to banku virsū uz tādiem tiem gadījumiem, kāpēc gan lai tagad nevarētu. Es uzliku 2 bankas, divas terapijas sesijas uztaisīju, un viss cilvēku vairs nesāp. Tas ir superīga lieta. Jā, atbrīvo to. Es to ļoti bieži izmantoju. Arī paskatoties olimpiskās spēles peldētājiem noteikti varēs novērot pilnu plankumu. Arī Jokičam visu laiku, NBA, viņam visu laiku ir šitie te. Tas jau visiem NBA spēlētājiem tur var redzēt šitos. Un agrāk bija tā, ka tas tur kaut ko jāsadedzina, šito ceni daudz. Es domāju, ja kaut kādā NBA to dara, tad jau droši vien tas arī tiešām strādā. Jā, agrāk tā nebija. Es pamanīju pēdējos kaut kāds 2 gadus, ka es šitā tad ir. Reinītim tā visu laiku bija. Basītī. Viņš slaiku šitos darīja. Jo tad, kad es vēl kāju basītī, kas jau ir. Droši vien, ka tad arī viņi vēl bija ar to, ka dedzināšana, ne, bet sildīšana. Viņas taisīja. Blowtorch vienkārši uzliek. Tagad jau viss nereāli attīstīts. Viņš paņem viņa vienkārši podziņu izslēdz ārā.
Kā viņas tad dabūja nost? Vienkārši jātā. Nē, tagad jau arī viņš tā piesūcās, ka tur vienkārši jāpārtrauc vakums. Tā kā jāatrāj nost viņš. Bet jā, vispār tās tehnoloģijas mūsdienā arī fizioterapijā nāk iekšā un ir ļoti atvieglojis darbu. Tad tas palīgi ierīces, viss kaut kas tāds, kas palīdz ātrāk cilvēkam atjaunoties no traumām un tas ir vienkārši superīgi. Mēs vispār, man liekas, dzīvojam superīgā laikmetā. Tik easy un man tiešām prieks, ka mēs reāli dzīvojam Latvijā, jo mums IT nozara viss notiek. Mums pat telefons ir, ja tev ir telefons ar internetu, tu vari gan arī jebko izdarīt. Tu pat dators nav vajadzīgs, tāpēc arī tie telefoni ir tik dārgi. Tieši tā. Tu visu vari izdarīt. Un es tādā veidā arī attaisnoju, kāpēc es pērku telefonu, kas maksā vairāk par 700 eiro, jo daudz staigā ar 100 eiro vērtībā, 150 eiro telefoniem. Man vienmēr vajag to, lai es varu viņam uzticēties, lai zinu, ka viņš strādās. Lai zinu, ka ja man kāds zvanīs, man vajag viņu pierakstīt, ka man vienmēr viss būs pieejams, kad es varu internetbankā iet, kad es varu sazināties ar visiem, ko man vajag, un ka man ir tas tad, ka tur viss būs, ka tur būs translators, ka tur būs currency exchange, man reiz parādīsies, man būs Google Maps un viss, un es vienkārši, ja man ir telefons, man ir viss, es varu ar karti norēķināties, es varu pārskaitīt, es varu saņemt, es varu viss. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, kad... Parakstīt papīrs. Jā, tieši tā, tu vari sēdēt mājās, tu vari visu izdarīt. Tas vienkārši superīgi ir. Un var mēnesi nofočēt. Jā, 100 reizes zooms. 100 reizes zooms, tā kā Samsungam bija. Bet beigās izrādās, ka tas ir fakeais mēnesis. Vienkārši jau bildīt. Viņi uzmet virsū to mēnesi. Jā. Visur mēnesis jau vienmēr būs vienāds. Vai es visu fočēju mēnesi liek iekšā internetā, redz, kādu skaistu mēnesi es redzēju. Jā. Es tikai pieliku pie ātrā lādētāja tagad. Okay. Vēl kādu laiciņu. Kad brītiņu. Jā. Ir bijis, ka kāds klients aiziet un saka, ka viņam kaut kāds cits fizioterapeits kaut ko sačakarējis ar. Jā, tas jau līdzīgi arī tā kā ar visiem šitiem remontu meistariem un kaut ko, piemēram, atnāk kaut kāds, kas te kaut ko te ir sačakarējis, te ir trūps galīgi nepareizi savilkts, kas te vispār strādā? Jā. Nu, labi, tā jau nav. Es esmu no tiem fizioterapeitiem, kas savus kolēģis nenoliek, jo katram fizioterapeitam, katram ir savs kaut kāds domu gājiens, katrs kaut ko štuko, kaut ko dara. Un viņš, man gribās ticēt, ka katrs grib tā kā, labāk. Cilvēkam ir reti, neviens, es tā tiešām gribētu domāt, ka negrib izdarīt ārā, ir kaut kas tā kā sliktāk. Jā, jo ātrāk, jo labāk, un lai beidzās viss. Kaut kas nav pamanīts, varbūt kaut kas nav īsti bijis kontakts ar to cilvēku, varbūt nav tās tehnikas pareizās pielietotas un nevar īsti arī vainot to terapeitu, jo viņš tiešām ir gribējis kā labāk. Un man tiešām gribās domāt, ka ja kādreiz ir aiziets pie kāda fizioterapeita un nav īsti bijis tas rezultāts tā kā gribētos, nevajadzētu īsti vainot to fizioterapeitu, vienkārši varbūt tās metodas īsti tā kā nebija piemērotas tam attiecīgam cilvēkam. Jā, varbūt ir nepareiz diagnoze. Jā, 99 cilvēkiem viss bija kārtībā, bet vienam nav tas. Un, tas būs viskaļākais. Tas, kuram kaut kas, tas viens... Tas jau ir tagad sabiedrībā arī liekas, ka visi tagad ir transgenderi, mums tā riņķi. Īstumā viņi ir tik mazs procents, bet viņi ir tik skaļi, tā kā pusi no nācijas, vienkārši briesmīgi. Un, tas ir tā par jebko. Arī, kad bija Covid un kad bija arī visas tās vakcīnas, viskaļākie bija antivakseri. Un kā bija kaut kāda mazākā, kaut kāda niansīta, ka kaut kas nebija ritīgi, varbūt kādam tur bija pārāk ilga temperatūra vai kaut kas, tās bija vienkārši. Kas notika ar tiem cilvēkiem, kas, teiksim, varbūt nesaslim dēļ vakcīnām vai kaut ko tādu, to jau... Viņi neko nesaka. To jau visi kārtībā. Tāds parasts normāls cilvēks ar daudz maz attīstītu domāšanu,
Viņš jau vienkārši dzīvo savu dzīvi, viņš ar saviem draugiem paziņām varbūt parunā kaut ko, bet viņš jau neies tur klaigāt kaut ko sociālos tīklos, kad tas bija super, to tagad visiem vajag, tas bija ļoti labi un tā. Tur jau tā lieta arī tas pats, ka tu aizēji paēst kaut kādu restorānu. Ja tev bija garšīgs ēdiens, tāds normāls garšīgs ēdiens, tu jau visticamāk arī neko tur nerakstīsi, bet tas, ja tev kaut kas nepatīk, tu esi dusmīgs, tev gribās kādam kaut ko pateikt, un tad arī tev uzreiz tu ieliec to savu bad review kaut kādu, un tad tas ir uzreiz nosaka pilnībā visu, pie šitā nevar iet, viņam tur bad reviews ir. Es tāpēc cenšos arī, ja ir kaut kas izcili garšīgs, izcili labs, cena pret kvalitāti ir ļoti laba vai atmosfēra. Viss salikās kopā. Ja visi forši, tad es arī ielieku labi. Es arī cenšos, ka es braucu kādos ceļojumos, ja visi aizgājas smoothly, kaut arī, piemēram, ir bijis tāds, tīpaši arī, ja bijusi jau kāda slikta pieredze vai kaut kas, un šoreiz tāds, wow, viss perfekti bija. Tā kā mēs bijām Melnkalnē, tiem rolleriem, tur tāds, viss aizgāja ritīgi labi. Man ir bijis, ka man ir jāgaida ārā pēc tam kaut kādas 12. vakarā, un man nebrauc tas čalis, nevar skūteri atdot. Un tad es esmu pissed off, bet redz, pēkšņi notiek tā, ka viss ir perfekti. Tāds, tas ir tāds retums, un uzreiz ieliek un labs review. Man pat Google sūtīja, paldies, ka tu reviewo kaut ko, ka tu esi baigais malacis, un es jūtos baigi labi, ka es esmu reviewojis. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi. Tieši ārzemēs, kad tu aizbrauc, un tu nezini to vietu, tu nezini neko vispār. Tu vadies pēc reviewiem. Un arī man nāk viens klients, arī viņam restorāns ir, un viņš saka, TripAdvisors beigts ir, tas vispār nekāds sakars. Bet Google tieši, un ļoti svarīgi ir turēt to līmeni, lai tur ārzemnieki nāk, un viņi tur to, tos reviews, lai ir labi. Viņi cenšas, un viņi grib, bet vēl viens ļoti labs jautājums par tipiem ir arī. Kā jums ir tipošana? Es izslēgāju kaut kādā. Ja man ir nauda, es tipoju. Cik tad tu tipot, piemēram, rēķins 50 eiro, cik tad tu tipot? 10% kā minimum. Tu atstāt piečuku tipā? Es atstātu. Ja man nebūtu tā, ka, ja tie 50 eiri nav tā, ka es visu Ja es ar karti samaksāju. Es saku, tas ir atkarīgs no tā, cik man daudz naudas kontā vispār ir. Vai vispār, cik ir? Vai es varu atļauties tipot? Piemēram, varbūt es visu mēnesi tur sakrāju naudu, lai aiziet kaut kur paēst, vai nezinu. Ja tu vari atļauties, tad tu atstāt, Jā. Ja viss bija ok. Ja man nebūtu, ja man nebūtu nekādas finansiālās problēmas, es visiem tipot kādu vainu. Tāds. Ja labs tā kā produkts ir bijis. Good time, ja bija. Ja man bija besī tipošana. Man vienkārši. Man arī nepatīk, ka man atstāja tips. It īpaši Latvijā kaut kā, jo tas ir arī, piemēram, vakar mēs bijām aizgājuši uz bāru, un šitais Kristai tēts maksā, un tur ir tā kā, viņš ar karti, un viņam rādās, kad ir obligāti jātipo. 20% kā minimums. Tas ulbums. What the fuck Latvijā? Tāds es saprotu, kādā Amerikā viņiem ir bišķiņ citādāk tā sistēma. Viņi speciāli saņem mazāk, lai viņiem tā kā liela daļa no tās algas ir tieši tie tipi, jo tas ir tā vienkārši tā viņiem ir pieņemts jau no nezinu cik ilgu laiku jau. Bet Latvijā tāds, tu saņemsi to normālu algu, visticamāk, kā, par to savu darbu. Un tāds, tev nav tā, ka tev speciāli mazāk maksā tiem tipiem. Nē, tāds... Bet arī tā varbūt, es nezinu, kāpēc tev nepatīk tie tipi? Tā kā ubagošana tāda, ka tev dod tā naudu, kaut kāda ekstra. Man vienkārši, grūti pateikt. Man pirmkārt liekas, ka es jau samaksāju par, dažkārt pat service charge jau ir iekšā, tas viens. Un otrs, man negribas arī tā mētāties ar naudu lieki, jo es kaut kur citur to naudu izmetīšu, kaut ko tā. Bet, ja es maksāju skaidrā un tur, piemēram, nopaļot summu easy, tā nav problēma. Ja, piemēram, ir tur rēķins 47, 33, es atstāšu 50, nav problēma. Bet es tipošanu neatbalstu, jo, manuprāt, uzņēmumiem ir jāmaksā attiecīgā alga savam darbiniekam, un uz to noteikti nevajadzētu paļauties darbdevējam. Tas ļoti noteikti. Jo paskatās, kā tas viss ir sačakarējis tagad Amerikā. Vienkārši briesmīgi. Tā kā man brālēns arī vēl vienā podkastā, viņš arī stāstīja, ka viņš tur Ņujorkā ar taksi aizbrauc uz centru, pa fiksētu samaksā,
Un ritīgi draudzīgs, tas tur cab drivers, jā, taksists ritīgi draudzīgs, ritīgi forši, viss tur stāst, runā. Nu, tagad pienāk tas brīdis, kad ķipa jātipo ir, un viņš tās, es tā kā netaisos tipot, vai, tā kā es jau samaksāju. Un šīs uzreiz saka, tu psihot kaut ko ādīties. Es jau zaudēju naudu šito braucienu, kāds sakars netipot, ko. Un tad tas brauc, labi, es tur iedošu. Cik jums gēs maksā? Jā, un tur iespēja izvēlēties tips, tur ir kaut kādi 50%, 30%, 20%, tur nemaz nav kaut kāds 5%. Tur kaut kāds vietas, man tāds kriņš nāk, kad man liek maksāt. Es tagad arī ievēroju tas, ko tu teici, kad tev bez mazai piespiež tipot. Tu nemaz nevar netipot. Nu, tur ir apakšā bez dzeramnaudas. Tur ir tāda opcija bez dzeramnaudas. Un tu tik slikti jūties. Bet kāpēc lai es slikti jūtos? Es taču samaksāju par to pakalpojumu. Es taču dabūju to. Un es saprotu, viesmīļi noteikti vai bārmeņi vai kas varbūt, viņi tā ir papildus naudiņa viņiem. Un tas viss ir forši, tas viss ir fine. Bet tad kāpēc, teiksim, fizioterapijā nav man tāda opcija tipot, jā, vai kāpēc tad tas nav tā visu? Ne skolotājiem. Jā, skolotājiem tipot, jā. No katra bērna tas būs kukuls, traksnēs. Jā, uzreiz cietumā tā, jā, tā, man tā tipošanas kultūra liekas muļķīgi. Jā, nav īsti atstrādāts tā, Ir jau, tu esi izrēķinājis, cik tas ēdiens tad viņi paņem iekļauj jau to tajā jau cenā. Jā, tas man liekas pilnīgi pieņemam, 10% service charge, ok, labi, viss par tādām lietām, Bet jā, tāda ekstra, un ka tu vēl kaut kāds vainīgs tur var justies. Un kas arī būtu, teiksim, tā ekstra, par ko būtu gatavs tipot. Man ir svarīgi, lai man atnes ēdienu, normāli, tā, lai apkalpo laipni, un lai man ir tāda laba sajūta, ka tas, vienkārši tas viesmīlis, tā kā atnes un apjautās viss ok, vai nevajag kaut ko vēl, jo dažreiz ir tā, kad tu varbūt kautreiz kaut ko teikt, labi, man te varbūt gribētos, nezinu, tur papildus salvets vai kaut ko tādu. Bet kas būtu tas ekstra, par ko maksāt? Tā kā mums, tā kā Anšs Talsos, viņš jau stāst joks, stāst anekdotas un visu kaut ko mēģina izklaidēt tos cilvēkus. Dažam tas patīk, dažam tas nepatīk. Un tiem, kam patīk, wow, cik krūti es jūtos ritīgi welcome šeit un man patīk un es gribēšu atgriezties un reku lūdzu tev tips. Cits saka, bļēns, ko tu man te uzmācies un viss. Tā tipošana ir tāds ļoti katram individuāls. Tas ir noteikti, bet manā uzturē tipošana ir tāds lieka padarīšana un man žēl, kad ir tādas ekonomiskas, kas to paļaujas bez mazāk. Tas arī, tur ir tas prikals, jā, paļaujās uz to, ko tu īsti, bet tas darbinieks uz to nevar paļauties. Viņam nebūs. Nevajadzētu it kā viņam nevajadzētu paļauties. Tur ir tas prikals, ka viņš reāli, nezin, cik viņam naudas būs reāli beigās. Es skaties kaut kādu vidīgi tur TikTokā, kur čiks strādā šajā te... kā saucās tas, viņiem tā ķēde, kur... Hooters, jā. Hooteros strādā, viņai tagad mājiņa beidzās, viņai boyfriend sēž mašīnā un tagad skaita to piķi. Šodien sūdīgi diena, tur $80 tipos. Nākošā diena, piemēram, šodien tur $50, nākošā dienā $200 tipos. Un es tā sareiķi par to nedēļu. Labi, viņi Amerikā dzīvo, tur cits cenas, cits visi, bet tur kaut kāda 1500 eiro. Tā bija ok, nedēļa tipos. Tad alga tad droši vien viņiem maz ir. Tā. Tas, kad vien tu skaiti tos tipus, tas vien tā parāda, jā, ka baigi tu paļaujies uz to. Ir, jā. Tā man tas tik ļoti nepatīk. Jā, bet tur ir vēl vairāk uz to tieši. Ka viņi tur tā cīnās vairāk viens ar otru. Man apmēram, jā, tas sūdīgi, kad man apmēram es paņemu espresso kafiju un man jāatstāja kaut kas tipā. Viņi vienkārši man ielēja kafiju, kāds vēl tips, kāds par sakars. Parastā kaut kādā kafejnīcā vai tu nopērci žurnālu un tur rakstīts tips atstāt. Kāds sakars? Jā, diezgan bezsakars. Pastīsimies, kas tur uzlādēja. Kas būs uzlādējis? Pamēģināsim tātad rekūst tā celīšu to banku. Ieslēdzās, jā. Pašu spēcīgāko setiņu. Šitai. Liekam klāt. Tagad sūcās. Sarkans. Jā, un tagad tā infrasarkanais tara, viņš vēl tagad uzlabosies. Shit. Pamēģina saliekt šo bišķi to kāju. Jūt, ka viņš tāds prešas, un viņi, es varētu tev kāju bez mazai pacelt. Jā, ritīgi stipri. Un tad ir vēl, šis ir visvājākais režīms. Un redz, viņš, teiksim, piesūc,
Un tā, nedaudz palaiž vaļā. Un atkal piesūc, un atkal palaiž vaļā. Viņš veicina tādu tā dinamisku to kustību, lai tās asins vienkārši nestāv. Viņi reāli varētu šitādus kaut kāds dick pumps taisīt. Šitās tāds sekstojas. Vienkārši uztais garāk to cilindru. Verified dick pump. Jā, reāli. Mierīgās ēpasts viņiem, jā, suggestions. Jā. Nē, bet sajūta labi. Tā kā es jūtu to leg day. Nu, un pasamies, kas te apakšā tagad notiek. Viņš jau sāk veidot jau. Viņš sāk jau tādu tā kā zilumiņu veidot jau. Paskaties. Bet viņš nenāk tā. Jā, uz tavu ginger āds labi var redzēt. Jā. Uz pale skin. Jā. Nu, piemēram, uzliksim šitu pagriezi. Nu, te, piemēram, te ir golfer alkons, šitie veidojas cilvēkiem. Kas ir golfer alkons, ka tāds uz āra alkons? Tas ir tenisista alkons, golfer alkons. Tas ir pie piestiprinājumu vietām, apakšdaumam. Kā viņš pat turās. Oh, God. Man kāda pumpa, reāli. Jā, te var arī labi redzēt, ka viņš tā kā sāk sūkt ar un vairāk iekšā. Nu, ideāli jau ar eļļu viņš sasmēras, tā smuka ievelk iekšā. Un, oh, God. Jā, viņš tā velk, tad var tā ritīgi, nu. Un tad viņš tā piesūc. Nu, viņam vajag, viņš tā, tas klasiskais režīms ir uz 12 minūtēm un tā. Nu jā, un tad tā ļoti viegli mājās viņu lietot ar pamācību. Un tad, nu, tā štēle ir ļoti, ļoti laba, stilīga un ērti lietojama. Un tā cilvēkiem, kuriem ir tīpaši sprānu problēmas vai plecu problēmas, ļoti stilīga štēle. Jo kājām ir bišķi sarežģītāk. Tur ir liela apjoma, tur ir liels muskuls. Tur ir tāda viena liela, tāda burka. Jā, tur dikpamp savie var likt. Tur, jā, tas ir ritīgi. Mierīgi. Nu, tur jau vajag tādu pampu. Nu, es saku, viss, kas viņiem vajag vienkārši šo plastmasu daļiņu ekstendot, un tad viss, tad dikpamp. Tad tu vari iet randiņā. Jā. Jau gatavu jau. Bija tāds randiņš šovs, kur, lai tā kā uztaisīt kārtējais randiņš šovs, reāli tāds prikals kaut kāds, kuru pirmo reizi satiekās divi cilvēki, pliki, pilnīgi pliki. Un tāds, nu, lai būtu tas, un kā tad tagad sasaicināties, kā apķerties vai kā tad darīs. Un viens džeks vienkārši, es nezinu, kas viņam galvā bija, bet viņš kaut ko tur studzina, kaut ko. Izrādās viņš izmantoja dick pump, lai lielāks izskatās. Un tad viņš iet tagad staigāt un satikties ar to tā skatās. Kas tur notiek? Pēc lielā pimps. Kaut kāds sviests, es domāju, jā, cilvēki ir stūbi. Cik ļoti ir kaut kādi self-consciousness, kaut kādi šitie prikali. Own your shit vienkārši. Vienkārši, nu. Galvas, ka Džekam liekas, ka tas sievietē, tas ir ļoti svarīgi. Nu, tāds mākslīgi uzpumpēts daikts. Nē, lai nav tā, ka mēs skatījāmies Hangover otro daļu pagājušajā nedēļā. Tāds tā, ka viņam bija tā mazā, tas, ka viņš gulēja, tur tas čau, un ka viņam tur kaut kāda vielīša virsū vai kaut kas tāds. Kas tāds ir kaut kāds zirnekļi šitā ten liksdiņa, kas tāds viņš tā paņem tā paraust. Tas mērķiķis pieskrien vēl tāds nolājis. Kas tas ir tāds pieskrien, tāds pielāc kājās, izrādās, tas viņam pimps ir. Tas ir tik labs. Jā, tad uzreiz, jā, tā tik krūt tas filma. Nu ko? Vajadzētu jau laikam jau beigt, ne? Cik mums ir jau šitais baigi garais. Jā, šis ir Sūds uz Puļu podcasts, šis ir Robins Dedz no RV Physio. Apmeklēt www.rvphysio.lv ar PHY, Paisio. Jā, Psycho. Jā. RV Psycho, kā daži saka. Psycho? Uz ātru izlas. Bet vienkārši iemetiet Google RV Physio un tad jau atradīsiet. Pepsi centrā jūs esat? Pepsi centrs Lāčplaša iela, tā kā zvaniet, tad sarunāsim. Ļoti noteikti jāpiesakās. Mums jau omām ļoti patīk. Jā, omām ļoti patīk. Paldies, ka uzaicināja. Čau!